Pirmdienā G-Spots, Džaģa Džilingers kopā ar tiešsaistes spēlēm pieaugušajiem BCF Casino. Un pie mums šodien ciemos aktrise, producente, influencere Ieva Florence Vīksne. Čau, Ieva. Čau. Prieks, gods būt šeit. Paldies, ka atnāci, neskatoties to, ka tu diezgan biji apslimusi šodien. Šodien gan arī paliku mājās, jā, bet ir tas rūdījums, tomēr no tādas teātra dzīves ir palicis. Tā apzinība, to nevar izskaust tik vienkārši. Jo dīvaini, ka tu pamanies saslimt, jo tomēr tu ej tajās ziemas augstajās ledus peldēs, un šķiet, ka tev līdz ar to nekas neķers. Īstenībā neķer. Es teiktu, ka es tā nopietni esmu slimojusi. Es neatceros pēdējo reizi, man liekas, tas bija ar plaušu karsoni manā 26. dzimšanas dienā. Un pēc tam līdz tagad es tā nopietni ar kaut kādām angīnām vai tiešām druģiem vai kā neesmu slimojis. Tad bija kaut kāds laikam Covids, ko man liekas visi slimoja. Tā arī? Jā, bet man bija diezgan vieglā formā. Un tad, neko, ir tāds, ka nāk vienkārši temperatūra un tu nezini. Apmēram 2-3 dienas tu tāds jūties nekāds, varbūt paliec vienu dienu vispār gultā. Bet arī nav sanācis man tā tagad baigi izplunčāties par tiem lediem. Tas tev paši pārsteidz, ka tu šodien kaut kā bišķiņi ieslimojies. Jā, jo man ir tāds, augstā duša man ir katru rītu, tas ir tā kā obligāti. Tu ej ledus augstā dušā? Es ieeju sākumā siltā, ja man vajag siltā, bet citreiz tā, ka es ieeju un es uzslēdzu reiz krānu, tā kā aizgriežu, tad viņš tek tāds augsts. Un tad man ir mana kaut kāda iekšējā mantra, ko es saku, lai vieglāk būtu vienkārši sevi apliet ar augsto ūdeni. Un tad, kad tu sāc ar kājām, piemēram, uz augšu, tev ir ļoti viegli, un tad jau tu tur pierod, un tad baigais kaivs izēja ārā, diena var sākties un tā. Es nezinu, kam jānotiek, lai es sevi tā mocītu. Tas ir kaut kāds iekšējais karstums, kas... Man diena arī sākās ar karstu vannu. Karsta vanna. Man nekāda problēma. Man liekas, karstā vannā. Man patīk pirts, bet karsta vanna tas ir tā. Jā, karsta. Man liekas, karstā tas svīst, vai ne? Nē, forši. Nē, forši, jā? Jā. Cik karstā? 40 grādi. Apmēram no rīta 40 minūtes, tad pamosties dienai. Nav vajadzīgs ledus augstu. Pamosties dienai. Man liekas, tu pēc karsta tā kā gribās, tu atslāpst un gribās iet gulēt. Nav tā? Man tieši pretēji strādā. Man karsts, man ir tāds rīts vai vakars, nevar saprast. Tāpēc es labāk izvēlos to. Karstumiem problēmas. Ne, bet mums bija filmēšana Meteņi. Meteņi. Latviešu godi. Mums ir tāda filmēšanas cikls Latvijas televīzijā ar TAPT studiju gatavo. Un tur mēs jau pagājušo gadu izgājām tur tos mūsu tradicionālos lielos svētkus, kā Jāņus, kā vēl tur Miķeļa diena, apjumības un tādas lietas. Un šogad pieķērām klāt tos meteņus, un tas bija kaut kāds pilnīgs kultūras šoks. Es iesaku noskatīties, man tas bija kultūras šoks. Es tiešām godsvārds, es to nosaucu beigās pat tā kā, meteņus 10. februārī, un pēc 4 dienām ir 14. februārs, ko mēs pasaulē zinām, kā to visu mīlēt. Kā tava dēla dzimšanas dienu? Jā, kā man dēla dzimšanas diena, tieši tā. Un es to nosaucu par reāli jaunas mīlestības svētkiem. Visi tikai un par un ap, un es vēl domāju, ka, ja bērni nezin, kas tas ir, var iet uz meteņiem paskatīties. Tad uzzināt. Jā, latviešiem ir savs Valentīns. Ļoti labi iereklamēji. Es starp citu pārēju uz veipošanu, jo daudz skatītāji sūdzās, ka caur datoru viņiem dūmi nāk no manis. Maybe tagad būs mazāk. Bet tas taču ir seksīgi cigareti. Jā, bet man jau arī tā, bet viņi skaita tās cigaretes un tad neklausās, ko mēs runājam. Bet zini joku par Džillingeru. Jā, bet tāpēc es kristalēju ar abolu garšiņu, redzēju abolīšu mums arī var jebkurā brīdī. Paldies. Labi, joks par Džillingeru. Joks par Džillingeru, ka Džillingers tikai vienreiz dienā aizpīpē. Tikai vienreiz. Jā, visu laiku vienu Jā, visu laiku. Vienreiz dienā tikai aizpīpē. Baigais joks. Ir tāds klīsts. Man labāk patīk tas joks, ka Džillingers
nopērk vienu kāzu uzvalku, un viņam visu laiku dara. Sakās. Atceries, it kā ir. Gan jau, kad nevelc vienkārši uzvalk. Velk. Velc, jā. Kāzās vienmēr uzvalk, jā. Ir. Jā. Klausies, esmu izdarījis mājas darbu, noskatījies 6 raidījumus, 6 sērijas, tavējo producēto un arī pašas dalību ņemošo kopā ar ģimeni raidījumu uz sapni ar mazo. Jā. Nenormāli interesanti bija. Paldies, prieks. Skatīties, kā jūs tur ņematies. Jā, mēs tiešām prieks, ka ir interesanti skatīties. Tu pati arī montēji, cik es saprotu? Jā, es pati Tu arī esi iemācījies montēt? Es iemācījos, kad es vēl studēju kultūras akadēmijā. Es pagrabiņā tur sēdēju, kaut kā tur vienkārši savā nodibā montēju, ka man tā kā viss bija pa daudz. Un tad es arī atceros teātrī montēju, tad, kad, zini, kad pirms iznācieniem kaut ko zini un neko negribu atkārtot vai kā citādāk, vai ir kaut kādi tie laika, tu gaidi. Tas arī ņēma datoru montēju. Viņš tā skatījās, ko tur dara. Ļoti labi sanāk. Paldies. Jā. Tas nav tā, ka es pēkšņi pagājušo gadu iemācījos. Tas tā kā velkās man cauri. Vienkārši tagad bija tāds jau, es teiktu, nākamais līmenis, kur jau bija tā kā nopietni jāsāk domāt par to montāžu. Jo es labprāt, lai kāds cits man samontētu, tikai šajā formātā bija tā lieta, ka mēs gan ceļojām, mums bija super īsts laiks, lai visu nodotu. Un tad tur bija īstenībā tāds baigais hauss ar visu, ka atrast kādu, kam iedod to materiālu, kas ir kaut kāds 1 terabaits, tur safilmē nedēļu, ko tu tur ceļo, un tu nezini, kā tu to stāstu izvilksi. Man likās, man vienkārši ir jāmāk. Vieglāk pašai. Jā, protams. Kā vēl stāstīt. Mēs mēģinājām krāsu, es nemēģināju krāsu nodot, lai man nokrāso sērijas. Kāpēc jums pirmās 4 sērijas bija operators, un pēc tam pēdējās 2 jau jūs paši filmējat? Budžets. Budžets neatļauj paņemt operatoru. Īstenībā, jā. Gan budžets, gan arī tā primārā vajadzība. Itālijā mums arī operators strādā savu darbu, un tā sanāca, ka viņš jau bija izņēmis 3 reizes vairāk atvaļinājums, nekā viņš drīkst izņemt no sava darba. Un tad viņš teica, ja ir iespēja man neņemt vēl vienu atvaļinājumu, jo pēc tam viņam atsaucās, tad viņš teica, es labprāt būtu priecīgs. Un tad mēs pārreikinājām to budžetu, ka mēs arī būtu priecīgāki, ja vienkārši mēģinātu kaut kā izlaust cauri. Jā, mums bija arī plānots, ka mums būs 2 operatori, kuri mainās, būtu puse vienam un puse otram, bet otrs operators bija aizņemts un citur ārzemēs strādāja. Nu, tad nekas cits neatliek. Beigās sapratāt, ka paši mākas. Jā, tā kā. Vienīgi ļoti reti kadrā visi 3. Vienīgais mīnus. Tas jā. Nu, tu jāliek uz statīvu vai kā citādāk. Bet Īslandē arī nebija vajadzība. Kā Īslandē tu esi mašīnā, jūs tāpat tur 3 krataties visu laiku tajā mašīnā. Nebūtu, kur likt to operatoru. Kas? Nebūtu, kur likt viņu. Viņam kur viņš gulēt, viņam būtu vēl vienu jāņem. Ne, viņam būtu cita mašīna, bet tas arī baigi būtu sālīgi. Klausies, bet tas baigies ekstrīms, tomēr tik mazu bērnu. Es pats esmu bijis vasarā arī Vatikānā, tā baigajos karstumos. Ja bez viss tā bērna ir bez, lai izstāvētu tur rindu, iziet visam cauri, visās tajās cilvēku mazās, jau bez bērna ir jau čau. Ar bērnu, man tas liekas vienkārši. Jā, tā Itālija bija ļoti, es teiktu, saspringta, bet jāņem vērā, ka bērns ir īstenībā gudrāks nekā mēs pieņemam vai domājam. Viņš tā tomēr mammas turpinājums. Un ja es esmu tā kā... Man patīk akcents uz mammas turpinājums. Tā bišķi ne... Tēvs nekādā sakarā. Tāpat neviens man nesaka, ka viņš man līdzīgs, ka es kaut ko iemetīšu. Bet kaut kā ir interesanti vērot... kā bērns pielāgojās, jo īpaši tajā vecuma posmā, kad viņam tā pasaule ir tāda tikai un vienīgi, kādu vecāki piedāvā. Mēs piedāvājam šādu pasauli, un tad viņam ir arī tas... Viņam nav kur likties. Jā, viņam nav kur likties, bet otrs ir tas, ka viņš jau necieš no tā, ka tu viņam kaut ko rādi. Tu jau skaties viņa reakciju, pieņemot, nepieņem. Tu jau arī, es kā mamma negribu viņam nodarīt ļaunu vai pāri. Baigi viņam bija kaut kāda teikšana, tur braucam vai šur braucam? Kaut ko mēs jautājām. Jā, kaut kā viltīgi. Braucam, jā? Jā, braucam, jā. Mēs to, protams, viņam pasniedzām kā piedzīvojumu. Tas arī mums bija kā piedzīvojums. Bet viņam bija iespēja pateikt, nebrauc? Jā, bija. Bet tas netika ņemts vērā. Nē, tika daudz, kur ņemts vērā. Piemēram, tur, kur Austrijā mēs braucām uz kalnu, kur viņam snowboards.
Tur mēs ļoti daudz viņam jautājām. Viņš vispār grib tā kā braukt ar dēli, ņemt dēli, nest viņu vai kā citādāk. Viņš daudz, kam tev saka, jā, un mēs sakām, labi, bet tu apzinies to, ka tur būs tā. Mēs ļoti daudz aizkadrā tieši, kāpēc aizkadrī nav interesanti mūsu, arī gadījumā. Diezko nebija, un tikai 7 minūtes. Jā, tāpēc, ka viss jau ir sērijās, bet vienkārši tajos aizkadros operators jau tur būtu jau, man liekas, padavies, jo visu, ko mēs darām, mēs aizkadrā daudz vienkārši runājam ar bērnu. Mēs viņu iepazīstinam no tā kā, lai tev būtu jāpastāst cilvēkam, kam vispār nav nekādas nojausmas par kaut ko, tu sāc ar vienu, ar sīkumu, ej tālāk un tās runāšanas ar bērnu. Kas? Vajag daudz saprot. Jā, bet saprot. Zini, kas man vienmēr ir šķits arī, kad Hanna bija sīka kaut kur uz ārzemēm aizbraucām, ka ir beigās skrobi, ka tu saproti, ka viņš jau neko no tā neatcerēsies. Atcerēsies. Jūsu gadījumā, jā, viņiem ieslēgs raidījumus un sēž skatās, kā es jaunībā izklaidējos. Bet reāli nē. Tu sāc reāli no 4-5 gadiem kaut kādas pirmās atmiņas normāli. Jā, apzinātās, bet zemapziņā paliek. Zemapziņā paliek kaut kāda tā saskarsme ar to dabu, ar to, kur tu dodies, kaut kāda zemapziņas, tāda intuitīvā atmiņa. Un tad viņš aizbrauc uz Islandu, kaut kādas deja vu. Jā, piemēram. Bet es biju tik pārsteigta. Es arī esmu runājis ar vairums vecākiem, kuri saka, ka viņi ar saviem bērniem tā nevarētu braukt. Un viņi pamato savu, un es saku, kāpēc tā, jo jūs varat pamēģināt un tad izdarīt to secinājumus, jo es arī biju pilnīgi pārliecināta, ka man neies tā, kā man gāja. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka es tur katrā otrajā epizodē raudāšu un viss būs slikti. Jo es neesmu tāda mamma, kas panes ļoti daudz tādu sarežģītu situāciju, man nepatīk. Man gribās, lai viss ir forši. Viss ir jēga. Jā, un tad bija tāds, ka viņi saka, jā, ka katram bērnam ir kaut kāda sava individualitāte un cik viņi tā kā pieļauj un nepieļauj un raksturs jau no mazotnes. Es varu piekrist tam, jā, jo ir bērni, kur droši vien, tu saproti mājās, ka tu viņu vienkārši nekur negribi vēst. Vienkārši tu saproti, ka nebūs. Lai sevi. Iedod planšeti, lai sevi. Jā, apmēram. Es uz Leonardu skatījos, un man tas jautājums darīt šo projektu, nedarīt šo projektu arī tīri atkarājās no tā, kāds ir Leonards, Jo, ja viņš būtu, piemēram, no bērniem, kuram viss ir pārāk jutīgi, kurš tiešām negrib komunicēt un viss ir tā kā viņam pārāk daudz, es droši vien, kad nebūtu pacēluši šo projektu. Bet nav tā, ka es neticu, jums tur pārāk labi izskatās. Varbūt tev kādā brīdī tur negaras stāvoklis, bet ka tā kā nav oma vai kaut kas iet ne tā kā vajag, jūs to neliekat iekšā. Vai nefilmējam tevi? Es biju tik pārsteigta. Es biju šokāta, jo mēs paši ļoti bieži montējam un saku, kur ir kaut kāds, kur ir tas, kur jāieliek tāda situācija, ka tur kaut kā neiet. Vajag, jā, es tā kā domāju. Nav, un tu domā, kāpēc nav. Tas ir tas... Kā ir, Oskaram jāstiet varavīksnes kalnā Leonardu. Es tur knapi pats uzvilktos, viņam vēl uz muguras viņš... Jā, tas ir tās grūtības. Tev it kā vajag ok, tu tā palaikdamās. Tas, kas aizskatros, kā es visiem gatavoju ēst un ceļos agri un viss šitās lietas, tur arī neviens nevarēja pieslēgties filmēt, jo operators vēl guļ, sīkojas tur kaut kā ko. Bet fakts kā tāds, ka mūsu pašiem pārsteidz beigās, visas sērijas noskatoties, ka arī bija labāk nekā mēs paši domājām un gaidījām. Un pateicoties, manuprāt, tam, ka mēs vienkārši ļoti apzināti strādājam uz to sagatavošanu bērnu, ļoti daudz tās sarunas, lai būtu tā drošība, jo mēs vienojāmies ar Oskaru, ka viss, kas mums ir svarīgāks par jebko, ko mēs filmējam, jebkur citur pasaulē, drošība pirmajā. Ja kaut kādā mazākajā brīdī bērns nav drošs, viss, mēs pārtraucam filmēšanu dienu, mēs braucam atpakaļ. Un tā arī bija mums, bija kaut kāda viena, man liekas, situācija, bet tur operators baidījās filmēt, viņš nenofilmēja beigās. Tas bija baigais strīds. Es man liekas, Austrijā tas bija 3500 metru augstumā, kur mēs bijām tajā virsotnē. Tur jau tā bija super augsts, un bija grūti gan elpot, gan vispār tur izdzīvot. Un mēs domājam, paskatīsimies, ejam lejā. Un ir tāds viens moments, redz, Oskars vienkārši ir Leonarda rokā, un viņš vienkārši kā mētā viņu,
un tur ir tā kā tās margas, un man tā kā mans instinkts. Es vienkārši norāvu bālo, nu tā, kad es viņam vienkārši kliedzu virsū, kad Oskar noliedz bērnu, ko tu dari, kas notiek, un viņš man pateica kaut kādas 3 super atslēgas vārdas, nu čil, ko es ņemies no sērijas. Un man iestājās tās kāds čil, ko es ņemos, nu un tad tur mēs risinājām attiecības. Kaut kādu laiku, jo es raudāju, es beigi raudāju. Bet to nevar redzēt, jo man viss ir... Bet tur nav par Austriju augsts. Es pagājušajā gadā arī uz Ziemassvētkiem ar jaunāko meitu bijām Labzemē. Jā, Somija. Bet šodien es nākot šeit, sapratu, ka nav nekādas atšķirības ar Labzemiņš. Pēkšņi vairs nav. Nav. Tas bija ļoti ekstrēmi, jā. Pareizi saka, ka tie raidījumi bija ekstrēmi. Un tur ir tas arī jautājums, nu, ka tik maziņš kāds viņš jums tur 2 kapēkām tajā brīdī Labzemē. Jā. Viņš jau līdz galam arī nenoformulēs, ka viņam kaut kas augsti vai... Nu, tas ir, man šķiet, vissarežģītākais, ka tu nevari saprast. Tur jau tā lieta, es saku, katram jau ir jāizsver tā savu kapacitāti ar bērnu, cik tu vari un cik tu zini un cik droši ir kas. Man ar Leonardu, es viņam biju iemācījusi, kad viņš man pasaka, ka viņam ir augsti, viņš jau mācēja runāt. Viņš jau kaut kā nesaprast. Zini, dažreiz tas sals darbojas kā tāds dedzinošs. Jā, var tā būt. Un tad tev nešķiet, ka ir augsts, bet tev... man šodien vaigi deg. Jā, karsts vai augsts, bet es pārbaudīju savā veidā. Es izdarīju visiem tiem ceļojumiem apakšā ir liela sagatavošanās, ļoti liela sagatavošanās, spētu materiālus, no kā veidot apģērbu, spētu, kas kurā brīdī var notikt. Manā galvā ir tik daudz informācijas, ka es visus tos variantus izsveru. Un Somijā, man liekas, visaugstākais bija ziemeļbriežu un husky brauciens. Ziemeļbrieži, es domāju, lai viņi divas brīdī sēd tajās kamanā zem tām ādām. Es domāju, viss čau, man nafik, man tos ziemeļbriežus vajag. Sīkais priecīgs, protams, viņai neskapēc nesaust. Jā. Es domāju, šitas... Jā, bērniem ir teikt, tu jau... Mums bija ļoti labs ekipējums, ko mēs parūpējāmies. Siltās pēdiņas, kas jā. silda speciāli. Jā. Tas ir kinošņikiem jau ļoti labi zināms. Visur, kur kino filmē naktī vai kur, tad ir obligātās siltās pēdiņas vai tie sildošie, ko tu paņem rokās. Es nezināju, ka kaut kas tāds ir. Jā, mēs arī likām visu laiku. Es, man liekas, liku Leonardam tos zābakos, tās sildošos pēdiņas. Bija tieši pretēji momenti, kad mēs apģērbāmies pārāk silti un tad mēs svīdām. Tad bija labāk tā. Jā, tad bija. Bet klausies, tas, kas arī mums nesnāca, es sapratu, ka jums arī šķiet, ka nesnāca. Un mēs arī tik ļoti gribējām redzēt to ziemeļglāzmu. Un mēs pēc tam aizbraucām no Ogulu. Un tur pēc 2 dienām Inga Instagramā saka, hei! un tagad tev bija rakstīts virs mūsu namiņa pēc 2 dienām, un tagad jūs paši kadrā nebija. Tad es sapratu, ka jūs arī neredzējāt viņa figā paši. To jūs nenofilmējāt, to jūs ielikāt no kaut kurien. Nē, mēs tā arī bija, bet tur bija arī reicīga situācija. Tā kā aizejot nedaudz par to producentu pusi, tad tā gatavošanās ietver arī to, ka mēs sazinamies ar tām konkrētām valstīm un apskatām iespējas, kur tur vispār, ko mēs varam filmēt. Un Somijā mēs tikām līdz pašam tam Lapland safāris, kas ir tā kā... Es sapratu, pēc visu ar to salotēvu jūs tur ļoti daudz ņēmāties. Tik daudz viņš tur nevienu neņemās, cik ar jums tur ņēmās. Jā, jo tas bija, tur viss lielais Lapland safāris, kam viss pieder, arī visu pilsētiņu šīs te atrakcijas, ir viens boss. Mēs tikām līdz tam bossam vienam, paldies tur mūsu paziņām. Tāpēc jums tur bija tāds carte blanche. Kurš? Carte blanche, ka jūs tur varat tik ilgi ar viņu vēl uzdziedāt. Un... Viņš jau beigās jau stumbas. Kur tu teci gailīti vēl uzdziedāt? Man par šito nemaksā neviens. Jo tur, man tā sajūta bija tā, visa tā saltā, visa tā pilsētiņa. Tas ir viena tāda baigā naudas mašīna. Tur viss, katrs solis ir nenormāli pīķotīgai. Ar viņu bildīte 50 €. Ding, jebkur tu ieeji kaut kādā ledusbārā, visur tu vienkārši lietas baigo piķi. Tā tur ir, bet tas ir normāli. Tas mums arī tirdziņā aizejot, viss ir tāds, diezgan ar paaugstinātām cenām. Bet, katrā ziņā mēs nebijām pašā tajā Roveņēmī, kas ir tas populārākais. Mēs bijām Iljasā un Roveņēmī tikai to Ziemassvētku veicīt, jo vispārējās aktivitātes mums bija Iljas.
Lapland safāris. Bet, nu jā, skatoties to, ko mēs darījām, mēs vienkārši sazinājāmies ar bosu, un viņš saka, ok, mēs varam ar jums sadarboties tikai ar vienu noteikumu, ka jūs tā kā iziesiet visas tās mūsu aktivitātes. Un tad viņi atsūtīja grafiku. Tas jau vēl labi. Tas bija ekstrīmi. Tu tur izlasi to grafiku, tāds ar bērnu, tā kā tur. Un tad arī vienā no tajām aktivitātēm... Smīlīgais bija tā zemledus makšķerēšana, kur jūs noteikti ar neko nenoķērāt. Protams, ka ne. Es jau sākumā tam gidam pateicu, ka mēs vienkārši aizbrauksim, izdarīsim, ko mums sāk izdarīt, pasēdēsim droši vien makšķerēm, lai bērns kaut ko saprot, ka ir zivs šeit apakšā, un es esmu pat biļitkojusi. Un es jau skatos pēc saules un pēc dienas laika, tās zivs noteikti guļ, un viņām neinteresē. Pat viena nebija. Jā, un es jau prasīju, ka viņas noteikti nebūs šeit. Vēl pirms mēs tur skrūvējām ārā, viņš tas nē. Es saku, nu labi, pēc skrūvējām paskatīsimies, nu, ja ir tāda aktivitāte. Jo tas ekstrēmākais tajā bija tā sniegmoču braukšana. Jo braucot no augšas uz pašu to leju, tur mīnus 15 grādos vienkārši tā kā grāds mīnus, un nobrauc lejā, un tur ir 3 reizes augstāks nekā augšā. Un tu saproti, ka tu tur ilgi arī nenosēdēs tajā makšķerēšanā. Bet, kas attiecas to auroras, jeb ziemeļblāzmas, hunting, naktī, medīt kaut kur ar tiem sniegmočiem, tas bija tiešām... Bet nebija. Es jau to zināju, ka nebūs. Tur jau tā lieta, tu vari zināt, jo ir tādi aplikācijas, kur tu vari... Kur saka, būs vai nebūs? Jā, viņi tev sūta signālus, kuros punktos ir. Un tas viens primārākais noteikums, primitīvākais noteikums ir tas, ja debesis ir apmākušās, tu viņas neredzēsi. Un mēs skatāmies, debesis ir apmākušās, un mēs neredzēsim skaidri. Tu otrais neaizbrauks. Arī bija baigāši krobi. Es arī gribēju redzēt. Bet tur jau tā lieta. Es jau biju arī bērnam pasolījis, ka būs. Tur ir tāda nianse, bet mēs viņas redzējām 2 reizes pēc tam, un tas bija tāds moments mājās. Tajā huntingā viņa tā meitene mums stāstīja gids, ka varbūt tā, ka tu nemaz naktī neredz, kā debesis noskaidrojās. Un viņam tās medības ietver kaut kādas 4 stundas vai 5 stundas, tur braukāt. Mēs jau tik ilgi nebijām, mēs jau sapratām, ka mums to nevajag, mēs braucām ātrāk atpakaļ. 5 stundas. Nē, tur tajā Vigbamā var sēdēt, piedzerties un būt laimīgs un varbūt kaut ko redzēt pēc tam. Bet katrā ziņā mēs neizvēlējāmies tā kā tur palikt ilgi tusēt. Mēs vienkārši braucām mājās, jo tas jau bija kaut kur 12:01 naktī. Bērnam bija jāguļ, un kur mums nākamais rīts arī jāgras. Bet tas, kā mēs redzējām, es vienkārši izgāju ārā naktī. Tev nebija kamera pie rokas? Man nebija kamera pie rokas. Es izgāju ārā naktī, tieši pirms gulētiešanas, domāju, tā kā, un es redzu, debesīs, ka ir tāds viegli zils, zaļš un balts, tāds pūks lido pa gaisu. Man likās, tā kā pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Un es domāju, varbūt tās ir tās... Varbūt tā bija ziemeļblāzma. Jā, varbūt. Es izņēmu telefonu, kas man bija pie rokas. Un ar telefonu kameru skatījos, un telefonu kamerā, tā kā man acis un telefonu kamera redz, un telefonu kamerā viss debesis zaļas. Man tāds, ko? Tu neredzi visu zaļu, bet kamerā viss ir zaļš. Jā, es vienkārši šokā, es ieskrēju iekšā, es čop operatoram, operators tur jau izģērbies, atkal vajadzēja saģerbt, es dzinu viņu ārā augstumā, lai viņš liek kameru. Uz to brīdi jau bija beidzies. Nē, mēs ilgi likām kameru, jo mums vajadzēja izdomāt, kurš tas labākais leņķis, un tur bija tāds, saka, varbūt vajag būs mājiņu fondā, lai vismaz ir kaut kāds sakars ar mums, jo visur, kur mēs likām to kameru, viss izties slikti. Jo vienkārši tā par debesīm, tur jebko var nomānīt. Lūk, mēs uzlikām uz to šateru, lai mēs nestāvēsim šausmīgi, -30 grādi, tur nestāvēs. Nolikām to kameru, un pēc pusotras stundas Helms gāja pārbaudīt, un bija tāds, kamerai bija tāds, viņa bija uzkārusies, un vienkārši šeit skanēja. Un tas bija tas, ko mēs dabūjām. Kamera vienkārši sasala, un mums daudz kameras tur sasala. Visu laiku kamera sasala. Labi, beidzot par raidījumu. Gada laikā tātad 6 valstis kopā ar Sīgais arī ar katru reizi jau lielāks paliek. Bilanci jūs kaut ko nopelnījāt vai mīnusos palikāt ar šo visu pasauli? Labākais tas, ka pa nulēm. Pa nulēm izgājāt. Jā, jo
Es nespēju Par nulēm nav, jo jums ir plusi piedzīvojums. Jā, nav noteikti par nulēm. Bet finansiāli par nulēm. Finansiāli jā, par nulēm, un labi, ka tā. Mums lielais ģenerāls sponsors. Luminors. Jā, Luminors mums. Blackcard. Bet ar Blackcard viņi bija uzrunājuši man vienai sadarbībai. Kāpēc man vispār ienāca prātā viņus uzrunāt? Un tā sadarbība bija diezgan ok, un es redzēju to, ka tai Blackcardai arī daudz labas iespējas ceļojot. Kāpēc, lai nemēģinātu kaut ko vairāk izbīdīt tajā lietā? Un tur saskanēja, bet, protams, viņiem arī mēs ielicām kaut kādā, tad, kad plāno budžets, jā. Un tad nebija tā, ka viņi varēja iedot pilnu summu. Es meklēju vēl, kur tā kā piesaistīt, bet nepaspēju. Vajadzēja iztikt ar to, kas ir, bet mēs no savas kabatas ielikām daudz, jo mums bija plāns tā kā mēs varētu kaut kur pārvākties uz savu dzīvokli vai kā citādāk savu dzīvi, nedaudz savest kārtībā, bet Ieva izdomā, filmējam raidījumu un būs tā vērts. Būs turpinājums, valsts vēl pietiek, kur brauc. Un sīkais paliek lielāks, jau būs. Grūti ir katru gadu grūtāk, kad viņš lielāks ir, tad ir grūtāk. Tāpēc? Viņš vairāk saprot. Ļoti labi, tad vairāk viņam būs viedoklis, ko daram. Jā, un tāpēc mēs esam vienojušies, ka mums būs, mēs sakārtosim visu šogad tā, ka mēs to varam izdarīt, tad mums ir plānots, bet tie būs tā kā vairāk speciāli. Tā nebūs tāda sezona 6 valstīm, jo man jau pirmajā sezonā visu laiku bija pa daudz. Es jau to zināju pašā sākumā. Un tā arī bija. Vēl mums vienkārši beigās vēl ienāca Forum Cinemas, kas vienkārši man lika, tur man bija dzīvē lielākā panika, ka tev visi darbi ir svarīgi. Tur uzreiz visas 6 sērijas rādīja? Pa 2 katru nedēļu. Pa 2? Jā, pa 2. Un man bija tā, ka uz to nedēļu, kas bija it kā plānos 28. datums, bet mēs pārcēlām uz 4. novembri. Es vēl montēju tikai Islandu. Es zināju, ka man viņa nav gatava. Man jānodod valsts televīzijā un vēl Forum Cinemas un vēl cilvēku pērk biļetes. Un tad es sēdēju mājās un domāju, kā var to vispār izdarīt. Bet es zināju jau to pašā sākumā, bet neko vajadzēja izdarījām. Ok, aizmirstam. Bet šeit būtu tāda tā kā otrā sezona, mēs jau plānojam kontinentus. Jā, un laicīgi, protams. Klausies. Tur jums arī ir rakstīts par bērnu drošību un blablabla. Bet 2 epizodes, kad Oskars brauc no kalna gan ar snowboardu, gan ar skrituļdēli, diezgan lielā ātrumā, un bērns ir uz rokas. Jā. Savu drošība. Lai arī viņš profesionāls, viņš tāpatās var nogāzties un nebūs labi. Es to viņam arī saku. Šeit ir tāds viens brīdis, kad man šķiet, Jā, ļoti liels tāds. Es saprotu, ka viņš ir profesionāls, viņš ir pārliecināts par to, ka nekāda akcidenta nebūs, bet tu nevari būt tā baigi pārliecināts. Jā, un otrs ir tas, ka tas kadrā izskatās, es teiktu, uz 15% iespējīgāk nekā tas ir dzīvē, jo tas, kur viņš brauc ar skeitu, bija diezgan lēzens, tur varēja uzņemt ātrumu, varēja neuzņemt, un tas viens tāds moments ir griezienā ar kameru, kāpēc tas izskatās diezgan ātri, un tā kā vējš vēl pūš, tas tā kā pastiprina. Ja man vajadzētu tā kā pastiprināt, bet tas notika pats no sevis. Tas nebija ātri, es biju blakus, un es vispār nemācēju vēl braukt ar skeitu. Tā kā man bija tāds, ja es varu nobraukt. Tur iemācījies? Jā. Es speciāli mācījos Austrijā snowboard. Es nemācēju, es vienkārši zināju to, ka... Kāpēc viņš tomēr bija profesionāls, viņš to neved te kaut kur uz Latvijas kalniņiem mācīt? Nebija ziemas Latvijā, tad, kad mēs varējām, nebija sniega. Okay. Viņš aizved man uz Alpiem 2016. gadā. Uz Alpiem pirmo reizi. Tad tu atteicies kategorisku dēļu kāpt? Nē, es tur nosalu, atkal raudāju, atkal viss bija slikti. Un toreiz es tā kā vienkārši braucu taisni. Es nemācēju ne kantēt, neko. Un no 2016. gada līdz tagad ir pagājis laiks, neko neatceros. Es esmu stāvējis uz dēļu, es zinu, kas tas apmēram pa lietu ir. Un tad man vajadzēja vienkārši pieķert klāt. Bet tā kā es biju Portugālē vēl ar skeitu, un tā kā pati, es arī šogad iemācījos skeitot reāli pa pumpu trasēm, braukt ar sērfu dēli, tā kā, bet uz riteņiem. Tas viss iedeva tādu baigo pārliecību, ka, ko tur vienkārši ņemam, daram. Un tajā Austrijā tā arī bija. Es pat nezinu, kā es tur izdzīvoju. Man ir zin tā,
nav atmiņa no tā. Tāpēc, ka tu esi bijis kaut kādā... Ballīti neatceries, kur jums tur. Un to es atceros. Kā ballītis? Tā ballīti bija, Ballītis, ballīti bija kaut kas Legranda. Labi, aizmirstam, sapnistam mazo gaidam 2. sezonu. Labi, paldies. Par aktrisu tavu karjeru parunājam. Tu aizgāji no Štata Dailes teātri, jo? Komplekss jautājums. Es to visu aptvēru vienā nosaukumā, kas ir veselības problēmas. Tu vēl nebija stāvoklī, kad aizgāji, vai ne? Nē, un es arī neplānoju. Vispār neplānoju. Tā kā nebija man tāds, es gribu bērnu. Tā bišķi grūtniecība bija neplānota. Jā. Es tagad sadzirdēju. Jā. Pēkšņi šekureku. Tā bija, jo man bija primāri savest kārtībā veselība, kur man nogāja greizi. Es atceros, tu bija kaut kādas problēmas ar balsi. Jā, bet man bija ilgi, un es jau ilgi slēpju. Tad kā es neesmu tāds cilvēks, kas tā kā, es saku, tas nav mans stils uzreiz neizstāstīt visu, kas ir, jo man liekas, ka nav tik traki, un es varu tikt ar lietām galā. Jo doktori man šeit teica, ka tu vari doktori. vispār pazaudēt balsi, ja tu turpinās. Jā, man bija tās sarunas ar manu ārsti, kas ir arī operā, un vismaz tikai 2 ārsti balsī ir. Un bija tāda lieta, ka es jau kopš piedzimšanas, es piedzimu, man ir tajā piedzimšanas pasē rakstīts balss saišu sastiepums. Kā trauma, jau piedzimstot. Tu uzreiz piedzimstot par skaļu bļāvi. Jā, pa skaļu bļāvi. Uzreiz pa skaļu Vai bļāvi kas... un sastiep sēdus. Jā. Un augot, es zinu, ka es dziedāju vokāli daudz. Man bija mūsu skolotāji, audzinātāji bija vokālā gan pedagoģi, gan mūzikas skolotāji. Un mūsu klasa audzinātāji. Un skaidrs, ka mēs tur ne pa labi, ne pa kreisi. Visi dziedāja, visi tur skaitīja, visi šitos te, ja, viss notika. Un es dziedāju soprānu. Es biju soprāns, tur solists, korī gāju, viss notika, viss bija baiglāmi. Un tad kaut kādā, es atceros, 9. 8. klasē man notika balss lūzums. Es gāju pie ārstiem. Kā džekiem? Jā, un viņi teica, ka ir reti gadījumi arī meitenēm. Unikālā meitene? Unikālā meitene, ka notiek balss lūzums. Un viss, kas tev ir jādara, ir jāturpina tā kā pareizi trenēt to balsi, lai tu viņu nesačakarētu pēc tam. Ko es darīju? Tā ir 9. klase. Kā saka, nedžadžot mani. Pirms tam čivinājumu, pēc tam... Es čivināju, un pēc tam visu laiku man bija šī tā te. Daudz pīpēji droši vien. Ne, es sāku pīpēt. Es sāku pīpēt, un es sāku tusēt, un tas man ļoti sāpēja. Man mūzikas skolotāja teica, lai es tā kā mēģinu tomēr atgriezties atpakaļ un trenēt to balsi, jo tā tas viss nepaliks. Un es tiku pie mezgliem, jo ballītēs es kliedzu tā kā 3 reizes vairāk, vienmēr skaļi runāju, un es ar to nelepojos, bet tas ir bijis. Tas ir tavs temperaments. Jā, tas ir mans temperaments un neko. Un redz, tad, kad es iestājos akadēmijā, aktieros, man paņēma ar šādu balsi. Bet, protams, ļoti seksīgs balss tembrs. Jā, un citi to redz kā plus, citi kā mīnus. Es nevaru saprast, kurš redz kā mīnus. Vienīgi tavs konkurents. Varbūt. Jā, man prasīja, es atceros, pirmais jautājums bija, cik es dienā nopīpēju. Nebija jautājums, tu pīpēji vai nē, vienkārši cik tu nopīpēji. Jā, tas skaidrs jau pats par sevi, cik tu nopīpēji. Un es teicu, ik pa laikam uzpīpēju, bet nav tik traki. Tā slodze, un es pēc tam kaut kad teātrī pieķeru sev pie tā, kad man bija, es gāju gulēt, un es no rīta pamostos, un man vienkārši nav balss. Tu tagad pamosties, un tev nav dota balss. Tu nevari pateikt ne labrīt, neko, tu vienkārši tā kā, un tev neskan. Nav. Zero. Manas lielākās dzīves bailes. Vakarā izrādi. Jā. Man bija kāda laika tā. Un tad es nācu, viens ir tas aspekts ar balsi, otrs, kā tu psiholoģiski ar to tiec galā, jo man riktīgi slikti gāja psiholoģija. Panika iestājas. Jā, man visu laiku bija, es gāju gulēt, un man visu laiku bija tās šausmas un bailes, kad es rīt nepieceļos bez balss, man nav jāzvan izrāžu vadītājai, mākslinieciskam vadītājam, un jāsaka ir tī, un jāceļ ir izlādi, nedod Dievs, man bija pārsvarā lielā skatuves jābūt, un man bija diezgan liela. Bet līdz pēcpusdienai parādījās parasti. Jā, jo es gāju pie ārsta. Viņi man daudz špricēja, daudz deva visu kaut ko, kačāja mani, atkačāja uz to izrādi. Es nospēlēju izrādi. Nākamā rītā atkal. Jā, gandrīz tā. Man gāja. Labi, bet kāpēc aizgāja no Štata?
Nu, Dēls un es gribēju ar to tik galā. Zin kā, tas stāsts ir tāds smalkāks, jo es gāju pie ārstiem ar domu, ka es varu veikt operāciju, jo mezglus var operēt. Bet man teica, ka man diezgan tāda vēl lielāka problēma, jo viņi ir uz abām saitēm, abās pusēs. Un viņi katru reizi saskaroties ir tas piesmas. Jā, un viņi teica, ka operācijas... Šito nedrīkst pazaudēt. jā, šito nedrīkst. Un es teicu, ka man ir diezgan, es tiešām gribu to balsi. Un viņi teica, bet ir tieši prognozēja man 2%, ka es varēšu pēc tam runāt. Tikai 2% man pateica. Tas ir principā necik. Jā, un man pateica, es tev pasaku, mēs varam operēt tikai 2%, ka tu varēsi pēc tam runāt. Jo nedod Dievs, tu sapnī kaut ko murgo un tev saskarās dzīšanas procesā abas saites. Tas nav par vienu pusi. Ja viena pusi, tur var tā būt, bet par divām. Un viņš saka, un divreiz to parasti, tā kā viens sadzīst, un pēc tam operē otru, to nedara, jo tad tu pazaudēji balsi. Vienmēr sakot, man nostādīja šādā situācijā, ka Skaidrs, ka neoperēju. Skaidrs, ka ne. Un tad ir jautājums, un es ar ārstiem risinu, ko man darīt, kas ir? Viņi saka, tev ir jāsamazina slodzi. Es saku, kā jāsamazina? Jo es visu laiku runāju, un jūs man tagad es jau varu samazināt, nav jau problēma, tikai kādu. Un viņi saka, tu vari dienā runāt tikai uz 30%. Tikai uz 30%, un tā apmēram pusgadu. Es saku, bet reāli es strādāju uz skatuves, es nevaru vispār runāt uz 30%. Zini kā, es neatceros, kā bija nosaukums, bija tāda filma, milzīgs koks ar lapām, tik daudz vārdu tev ir dzīvē. Un tu vari vāvuļot, un tās lapas krīt. Un es atceros, ka tam džekam beigās viena lapa paliek, un viņš neteiks to pēdējo vārdu, jo viņš saprot, ka būs izpēc tam klusums. Ka katram ir atvēlēt savus vārdu daudzumus dzīvē, un tā tev uzreiz saka 30%, vairāk nedrīkst. Jā. Un tad es sapratu, ka man ir jāiet nopietnāk pie jums un jāskaidro direktoru māksliniecisko vadītāju tā lieta, ka man vienkārši ir... Mēs tev arī iedavām pauzi. Jā, un man teica, ka man vienkārši, tas pamatpadoms nebija viss tas ārsts vai kas, bet man teica, tev ir krāsi jāizmaina dzīves veids. Jo šī problēma, ka tev pazūd balss, to neatrisinās slodzes samazinātība, tad tādā slodzes samazinātībā man būtu jāstrādā visu laiku, kas droši vien manai izaugsmai, un tam man būtu ļoti grūti būt teātrī un apzināties to, ka es nevaru vairāk, cik es gribu. Tā kā ļoti grūti. Tas jau ir, manā temperamentā, man ir tāds, challenging. Es esmu tāds izaicinājums cilvēks, man patīk izaicinājumi un tiešām arī pārbaudīt tās savas, ko es varu, cik daudz es varu un kā es varu. Un tad tas bija baigi sāpīgs posms manā dzīvē. Es nekādā gadījumā nekad negribētu iet ārštatā. Un šī dzīves situācija vienkārši pierādīja to, ka man bija jāizvērtē, tā kā reāli dzīvē jāizvērtē, tā kā griba, ko es kā Ieva gribu, un otrs, ko es varu. Tu saproti, ko tu vari. Un tu negribi palikt arī tas, tāds tā kā sieviete, jauna aktrise, kura ir bez balss visu laiku, vai arī tu nevari parunāt vairāk, vai tu nevari funkcionēt. Tas darba instruments. Es pieņēmu, man mamma vienmēr mācījusi, ka izvēlēs dzīvē to mazāko ļaunumu no visiem ļaunumiem. Un man šķiet, ka tajā brīdī būtu labi vienkārši un godīgi pret sevi un pret kolēģiem, jo man visu laiku bija jautājums, kāpēc tu esi varoši jauni, kāpēc tev nav iestudējumi? Kāpēc tu pēkšņi nolic no mana vai no mana, kā man režisori teica. Man iet visiem stāstīt, hei, šito garo stāstu, cik tas ir tā komplicēti. Arī nē, un es tā domāju, stāšos ārštatā, varu uz projektiem, lūdzu ņemiet, gribu turpināt. Bet nav tajā brīdī, es zinu, ka aktieriem te baigā izvēle, ja tu aiziet tomēr ārštatā, tu neesi drošs par rītdienu, tomēr ir tā štata alga un telefons klusē, telefons zvanā. Jā, bet man tā alga nekad nebija bijusi tā kā primārā, jo es uzskatu, ka māksla, mēs to nevaram izmērīt. Es būtu pateicīgi, ja visiem māksliniekiem maksātu daudz to naudu. Tas būtu tikai labi. Āsk. Jā, prasi. Bet es zināju, ka manā raksturā ir šis, ka es tomēr izdomāšu, kā sakrāt naudu vai kaut kā iet. Un arī nebija jau tā, kad es aizgāju, ka man nebūtu kur atkrist atpakaļ. Es biju
jau plānveidā dabūju sev aģentu kino jomā, un tad es tā kā pārslēdzos. Un tad bija tas, kad es pēkšņi paliku stāvoklī. Jo es nebiju plānojis, biju plānojis, ka es aizēju pie aģentu uz kino. Būtu bišķiņi pavilkus garumā un būtu dekrēta atvaļinājumā normāli saņemt algu. Jā, to man saka. To man saka, ik pa laikam tā kā, kāpēc es tā nedarīju? Kāpēc es tā nedarīju? Jo es neplānoju, ka es palikšu stāvoklī. Bet, stila, bija kaut kāds pusgads pagājis, sāku justies baigi labi un bams. Tev tagad pietrūkst teātris? Man pietrūkst skatu. Man pietrūkst tas teātris, kas ir tas dziļais teātris, kas ir tas... Tavā sarunā ar Saulīti man nomulsināja viens moments, Generation Famous, pirms 3 gadiem tev bija saruna ar viņu. Tu teici, ka tu esi saskārusies ar to, ka tev cita aktrisi noņem kaut kā lomas. Jā. Un tā kā es saprotu, tas bija manā laikā, līdz ar to es pilnīgi neiebraucu, jo man šeit tas nebija iespējams. Man arī tā likās. Tu vari pateikt, kura tā bija, kura tev kaut ko noņem, un es nesaprotu, kādā veidā var noņemt. Jo es ar režisoriem vienojos par tiem lomu sarakstiem, ko viņi prasa. Ne, es nedomāju, man tas samulsināja. Ka kāda aktrise var tā vienkārši noņemt lomu, vienkārši tā mēs to tā tu teici. Tā sarunu valodā sakam. Kad kaut kāds iespējams apstākļu sakritības vai man nezināma apstākļu dēļ, bet kāpēc es to teicu un kāpēc es tā kā varu tā pateikt, bet es negribētu līdz detaļās. Ielienam, tāpēc, ka man tas reāli samulsināja, jo es neko tādu nepamanīju. Man režisors vienkārši pirmizrādē mani pasauca uz bet es bēgu no šī režisora. Varbūt viņš vienkārši attaisnojās, kāpēc viņš tev nav paņēmis. Arī. Mēģināja tev piemānīt. Tu uzreiz tā noticēji? Tur bija tik ilgs tas posms, mēs iestudējām ilgi un jau pašā sākumā mēs dublējāmies ar konkrēto aktrisu un tas viss ir ok. Un es tieši priecājos, ka mēs dublējamies, jo zinot to, ka ļoti bieži mēs saslimstam un visādi mēdz gadīties, un vēl man tā balss, tad es domāju, es baigi nopriecājos, kad ir loma, bet ir arī dublieris, ka mēs tā kā dublējamies. Bet tas viss izvērtās tā kā vienpusēji, un man laika gaitā vienkārši arvien mazāk, un grūba Dainis man visu laiku tā kā, kad tu lasīsi, kad tu spēlēsi. Pastāsti, kurai izrāda tā bija? Lauziemā. Tas bija pie šitā Morfova. Jā. Un es visu laiku kā, ko es daru? Man nepatīk, bet es daru. Es eju visu laiku Morfovam jautāju, tā kā, vai viss paliek spēkā, vai man ir šī loma, vai uz šo lomu man ir jāgatavojas. Ļoti normāli jautājumi. Uz ko visu viņš man atbild, jā, viss paliek spēkā, viss tā ir, kāpēc tādas jautājumi. Es saku, tāpēc, ka, viss kārtībā mācies. Un ne jau bija vienkārši jāmācās teiks, bija jāiet pie vokālā pedagoga, mēs gāju, dziedāju, tur bija dziesmas, jāspēlē instruments, jāgatavojas partnerības, la. Un vienmēr sakot, tad vēl kas bija sākus rakstīt, respektīvi man mēģinājumos, tur nekā nav. Es jau biju sākus rakstīt conspiracy theory savā kladē. Es domāju, sūdzības sāku rakstīt. Nē, vienkārši tā kā, ko es redzu, ko es dzirdu, kas notiek. Tā kā, man liekas, es pat tam nekad negribētu ticēt. Man nepatīk vispār, es saku tādas visādas viltīgās lietas, es neesmu uz to kritus. Man tā kā, Es vienkārši pierakstīju, lai man ir ko darīt. Un grūbi visu laiku manā priekšā tā kā, Kad tad tu nāc? Un tad mēs nonācām uz skatuves, kur notiek jau ģenerāla mēģinājumi. Un tagad sauc mērīt kostīmus. Kostīmos man pēkšņi tā kā ienāca realitāte manā dzīvē. Jo man visu laiku likās, mums kaut ko tur izdomā, mums nav tā. Zin kā? Un kostīmos man mēra kalpunīti. Un es saku, jā. Es tā kā biju kaut kas cits. Man tā kā jāmēr. Viņi tā, jā, mēs tur visiem mēram. Jo jūs tik pa laikam tur mainīsieties. Kas ko? Es domāju, jo mēs tur dublējamies, gan jau, ka man ir viss dublam tam. Normāli. Es uzmēru, bet man nepiemēra to lomas tērpu. Es saku, man nav tā kleita jāvelk un tā. Nē, tev nav. Es saku, kāpēc? Un tāds klusums. Es saprotu, ka ir kaut kas, ko es nezinu, un stulbi, ka pajautāju. Un tad es aizēju pie Morfova. Un Morfovs ar mani visus tos jautājumus tur vēl vien sliktāk. Jo es jau cik jau jautāju, zinu jau nekaunīgi. Un es saku, es tikko biju mērīt, un man nav mana kostīma.
Viņš saka, kā nav? Es saku, nu nav, ne, tev ir. Es saku, nu, bet jā, es saku, Mērija, man nav. Man teica, ka man arī nebūs. Un viņš tāds, kāds sakars, tā kā, es nezinu, nu kā, pasūt man 2 mēs tālāk. Es domāju, ak, mans Dievs, tā kā, ko es darīju, ko man darīt šajā situācijā? Es reāli sapratu tajā brīdī. Bet ienāk pie manis, es neko par šo nezināju. Nu, es arī nezināju, ka nezināju. Stulbi, jā, bet tas mans raksturs. Un es tā kā sapratu, ka, nu, ak, Dievs, cik stulbi tajā visā, vispār es esmu vēl iepīt, tas notiek ar mani. Un tāds, labi. Tad es tajā brīdī domāju, visi, zin kā, es neko neteikšu, būšu klusa. Būšu pazemīga. Jā, būšu pazemīga. Neko. Un tagad Inga sāk likt visu horeogrāfiju, un es Ingai jautāju, nu, un es arī mēģināšu otru horeogrāfiju, un viņa tā, dara, ko es tev saku. Un viss tā kā notiek, bet uz maniem jautājumiem neviens neatbild. Nu, vienkārši ignorē. Dīvaini. Nu, pārāk dīvaini. Nu, normāli, pasakiet, kā ir. Jā, zini, kas man tajā situācijā gribējās vienkārši, lai man pasaka, nespēlē. Visi mēs to lomu atdevām šai aktrisei. Nevis visu laiku man čakarēt, jo es eju dziedāt un tā kā mācos papildus, domāju, vēl labākā gadījumā man būtu bijuši 2 brīvi mēneši, varētu bišķīt atpūsties. Tā kā, nu, kāds saka, pilna tā sezona, tā kā +1. Beigās palika kalponītē, ja? Jā, es paliku kalponītē, un tas skumjākais brīdis bija, kad es aizgāju pie atkal par to horeogrāfiju. Un es jau saku, un es jau saku, Morfo, es laikam nespēlēju, jo nav, man arī horeogrāfija nav. Viņš tāds, kas tev to teica? Es saku, es nezinu, man Inga liek horeogrāfiju, man neliek neko, kas ir lomā. Un viņš tāds, ja stavļu piesu, un Inga! Un viņš šito pateica, un es sapratu, ka, okei, viss tā pēkšņi tā, un es tā, un es tā kā, es aizgāju prom, un es domāju, viss no viņa bēgšu, jo es vairs negribu jautāt, viss tūlīt pēc nedēļas jau ir izrāde, es vispār neņemšos. Un es arī visu laiku izvairījos līdz pirmizrādei, un es arī visiem uzdāvināju, es atceros pirmizrādē Lauziemā tādu vizītkarti, kur bija rakstījis, un tu domā, ka tu zini, bet tev nav nejausmas, tā kā, jo man nebija, un es domāju, ka es zinu. Un tad pirmizrādes dienā Morfovs man noķēra, viņš tā kā sekoja man, viņš noķēra, viņš tāds, nada pagavarīts, tā kā vajag parunāt, es domāju, nevajag parunāt, un viņš iezauc kabinetā, un to, ko mēs tur runājām, bija milzīgi viņa atvainošanās par visu šo periodu, ko viņš ir zinājis, tikai nezinājis, kā to pārvest, un kad viņš ļoti atvainojas, ka tā ir sanāca, vienkārši ir kaut kādi spiestie viņam apstākļi, un viņš man sāk visu to stāstīt. Nav tā, ka es krievu valodu nesaprotu, es ļoti labi saprotu. Un tad viņš man arī dāvināja tā kā dāvanu, ko es negribēju pieņemt. Viņš teica, tas ir mazākais, ko es varu izdarīt, bet es teicu, tu varēji iedot lomu man. Kas tas ir? Vienmēr sakot, tur bija ļoti viss tā situācija. Atgādini man, ar ko tu dublējies? Ar Aneti. Okay. Jā, ar Aneti. Un man likās tā kā, kas tas ir? Es aizgāju savā tajā, es viņas pa kajītēm saucu, kajītē sēdēju ar to dāvanu, un es tā kā, es raudēju un smējos. Grimētos pa kajītēm sauc? Pa kajītēm. Grimētos pa kuģošanu. Jā, tā kā kādā lielā kuģī. Līdz ar to, bet tas viss likās tā kā smieklīgi bēdīgi reizē, un tā es spēlēju to Lauziemā. Un man mīļākā izrāda. Protams, nē, bet bija skumji. Vienkārši viss skumjākais bija tas, ka viņš man visu izstāstīja, kā bija. Un tad, kad izstāstīja, kā bija, tad bija skaidrs, ka tas nav vienkārši tā, ka viņš to tā kā izdomāja, bet viņš tā bija vienojies ar kādu vai ar kādiem, es nezinu. Tā tas notika. Bet toties tev, kino karjera visu laiku arī notiek, un tur ir Dvēseli putenī filmējusies, un vēl Ukraiņu seriālā, un viss kaut kur. Jā. Un joprojām turpini, joprojām esi formā. Es uzturu sev formā, turpinu iet uz kastingiem. Un esi fotogēniska, kamera tevi mīl. Jā, es mēģinu uzturēt sev formā un uz kino iet, jo tur nav jāpielieto 100%, 120% savu balsi. Kā saka, tagad ir labi, bet... tev nav jāforsē balsi. Nav jāforsē, jā. Ja nav galīgi kaut kāds ekstrīms kadrs, kur tev jākliedz un jāuro. Jā, var nokliegt, Palundra, bet kuģis slīd. Ko es daru? Es mācos kliegt, es mācos tā kā... Kliegt saudzīgi. Jā, un tā kā Lilitai Ozoliņai viegli smilts, bet viņa bija tā aktrise, kuru starp citu arī
Es no viņas saņēmu pirmo komplimentu. Man tas bija tā iespējas atmiņā no teātra vēl izrādē Banija Monroe nāve, Gillingers, kur arī tu neticēji, ka es tās tieņas iemācījusies dejot. Jā, tas bija pārsteidzoši, jā. Es reāli. Priekš skatītājiem pateikšu, Ieva ļoti īsā laikā apguva striptīz dejotāji šitos te viss vertuškas uz tieņi, kas bija tiešām liels pārsteigums. Jo nevienu citu aktoristu tur tā viņas vairāk imitēja, bet tur reāli griez riņķi. Es domāju, tik garlaicīgi, ko lai izdomā. Un tad es izdomāju, ka es reāli dejošu. Pagāja, garlaicīgs process bija. Nē, es domāju, tā dēja. Mums tu pie tās tieņiem, es domāju, reāli, tu man iedod stieni, un lietas pie viņa gorīties. Neviens jau neticēja, ka var kaut ko tādu tik īsā laikā apgūt. Jā, bet tāds mans raksturs. Es to saku, es vienkārši esmu tāda traka. Jā, mēs bijām šokā diezgan. Tu atnāci, teici, netici. Piestrādāji. jā. Bet tur es mēģināju, tur ņēmos kā traka. Un Lila Tozoliņas, atceros, vienā mēģinājumā beidzās mēģinājums, un viņa tā piecēlās, un visam kolektīvam tā visu priekšā teica, tā ir aktrisē jāstrādā, un man patīk, ko viņa dara uz tās tieņu. Man likās, yes, ir. Zin kā, mums jau arī aktieros māca, kā tad tur C, B, D, vienalga kā tā loma. Tev ir tā loma, tu esi skatos, tu kaut ko vari izdarīt. Maksimāli. Un man tas maksimāli arī iekšā sēž, man ir vienalga, kāda man to lomu iedos, bet maksimāli gribās vienkārši viņu tā kā, lai zied, lai ir skaisti, lai ir ko skatīties. Ja ir tas tiens, tad, ko man tur? Es gribu pakarāties gaisā. Klausies, kā tu izskaidro to tik nenormālo popularitāti tev Instagramā 65,000 sekotāji. Kā tu pat izskaidro? Kur ir tas fenomens? Jā, tas ir fenomens. Es par to ik pa laikam tikai aizdomājos. Tad, kad tu iesāki, tev bija, te es varēšu izpausties, un te man tu baigi viss aizies, tad nezināji. Nē. Taču nevar saprast. Nē, vispār prioritāri vienmēr bijis teātris un nāca iekšā šie te sadarbību darbiņi, kur tev iedod kaut ko tu nevari atļauties, un tu vari to pareklamēt. Tas jau notiek tikai tad, kad tev jau ir tur ļoti daudz sekotāju. Nē, seriāli bija Viņas malo labāk. Jā. Bija tas, kas izcēla, jo man liekas tajā posmā, kad viņi, tas seriāls ir par... Piedod, pārtraukšu tevi. Jā. Ļoti daudz tur seriālos, kur ir populāri, bet viņiem tai pašā laikā Instagramā viņi figatojas sekotāji baigi tur nesavairojas. Tas nozīmē, ka ir kaut kāds fenomens, ko tu tur ieliec tajā visā, un kāpēc tas strādā, un kur ir kaut kāda harizma, kāpēc cilvēkiem ir interesanti tas, ko tu tur liec, un kā tu to dari, jo no 65,000 Latvijā tas ir afigeķi. Tas ir daudz. Bet, manuprāt, tas ir ar to, ka manā tādā skatījumā šis Instagrams, kas ir man ir tāds vairāk kā hobija jautājums. Es izpaužos radoši kaut kur, piemēram, es rakstu dzeju. Es rakstu, man dažreiz gribas kaut ko pateikt. Sentimentāli diezgan. Bet man dažreiz gribas pat tiešo uzrakstīt, bet es vienmēr uzrakstu, izlasu, un tas skan tik šausmīgi asi un riebīgi, ka man liekas, labi, es to neturpināšu, es labāk uzrakstīšu to dzejoli, kas man skan galvā kaut kā līdzīgi, sentimentāli vienalga. Es uzrakstu, bet es tā kā ielieku kaut kādas savus tos atskaites punktus, man tas ir vairāk kā hobijs, es tur ielieku savas radošās idejas, tādu savu pasauli. Tur ir tāda mana pasaule, mans tāds sajūtas, stils, tur tāda es viņu to veidoju. Tur pārsvarā tur ir viss par iedvesmu, jo man reāli tiešām arī ir tā, ka man dzīvē daudz ir tumšo krāsu no bērnības. Tas nerāda nevienam. Ne jau, ka es nerādu, vienkārši dažreiz to vajag rādīt, un citreiz citreiz tam nav svara. Un tu neko ar to nemaini, tu vienkārši tā kā pasūdzies, un man tas nav mans stils. Labi, man pa draugam var izstāstīt savu tumšāko krāsu. Savu tumšāko krāsu. Kas tev ir tik nešpatns, kaut kas tik tumšs, ko tu nevienam tā kā līdz šim nerādi? Oi. Es nezinu, tā kā nešpatns to būtu grūti nosaukt, bet par tādām tumšām lietām, sākot jau ar maniem vecākiem, viņu attiecībām un manu tēvu jau vairāk vai mazāk.
Starp citu, Wikipēdijā vai kā, bet internetā tad pie parents, pie vecākiem rakstīja tikai māte, kāpēc nav tēvs rakstīts. Jā, tēvs nav vairs dzīvs. Nu, labi, tas jau arī, kad nav dzīvi, vienmēr raksta. No, neviens viņu nezina. Droši vien. Tad es jau par mani neviens žurnālos nerakstīja, kad man tētis jau nomira. Es teicu, man starp citu nomira, kad es tikko sāku Pīters Pens izrādē. Tikko bija teātrī sākusi darīt, man tēvs nomira. Tas bija ļoti grūts, un Pīters Pens man ir tā kā ļoti nozīmīgi izrāda manā dzīvē, bet stila ir tādu nepatīkamu piegaršu, jo... Tev Pīters Pens ir nepatīkami piegaršu. Tagad Dēls teātrī un Nacionālā teātrī 2 Pītera Peni iznāk. Vai ne? Nē, nu, es nezinu, bet mamma man ir ļoti, ļoti spēcīga sieviete un ļoti tiešām man iedvesmo. Tēvs man bija ļoti spēcīgs vīrietis un arī man ļoti iedvesmoja, diemžēl, alkohols un cits skaits ar to saistītās darīja galu. Vēl akadēmijā esot Ķimeles Elmāra kursā, es saku, man vajadzētu vairāk runāt par tām samām problēmām. Es gāju pēdējā brīdī pie viņiem teikt, ka es nevaru nokārtot, man liekas, 2. kursa eksāmenis, jo man vienkārši psiholoģiski rauj nost. Es nevaru tā kā sakoncentrēties. Es izēju tajā zirgu pastā, es redzu tā kā durvis, un vienīgais, par ko es domāju, ir tas, ka viņš tur guļ savā dzīvoklī, novēmies un tūlīt nomirs, jo, nu, gandrīz tā arī bija. Viņš jau bija no tavas mātes šķīries, ja? Jā, jau vairākus gadus. Daudz, nu, ilgi. Un tad tu turēji rūpi par viņu? Jā, man bija tā, ka mana oma bija laukos, viņa nevarēja atbraukt, viņu apkopt. Un viņa man visu laiku zvanīja un teica, lai es aizbraucu pie viņu un kaut kā tur kaut ko. Un tad ir daudz reizes, ka es viņu vienkārši atradu pilnīgos sūdos, apvēmušos ar seju vēmekļos. Un es tur biju viena un es mēģināju viņu tur celt un palīdzēt. Un, nu, tāds ļoti grūts posms un saistībā ar to, ka kaut kādu profesiju dari un ar to, ka nu, mamma bija ļoti iebiedāta. Viņai vispār tādas rūpes manas par tēvu arī. Es domāju, ka viņai šķiet lieta. 20 gados tur jāuzņemās vēl to visu. Jā, tas es pat negribēju, vēl man bija attiecības ar tagad, nu, manu vīru. Lai kā es negribēju viņu iesaistīt, nu, tur nereāli nevarēju neiesaistīt, jo es laiku biju uz nerviem, raudāju, un eksāmenis nevarēju nokārtot, sāku pelnīt sliktas atzīmes. Pedagogi man negribēja īpaši tajā posmā saprast, jo, nu, es nedalījos pilnīgi ar visām. Nu, tagad es varu dalīties, jo tas tā kā izpārdzīvots. Tu vienkārši nedara lietas, viņi nezina, kāpēc. Nu, jā, tu vienkārši nedari. Nu, es vienkārši nedaru, jā. Nu, es vienkārši kā netik spēcīgi uzstājos vai netik spēcīgi sev pierādu, kā es varētu, un es saprotu, kāpēc, bet nu, es viņam esmu nodevusi informāciju, ka man vienkārši nevis tēvs ir nomirs, bet mirst šajā posmā, tieši šajos eksāmenos, tieši šajās 2 nedēļās. Es viņam zvanu, es saku, vai tev viss kārtībā, un viņš atbild man, bet nu, tā kā nebrauc pie manis, es gribu nomirt. Es tiešām gribu nomirt. Un tev ir tāds, nu ko? Nu, tā kā, es saprotu, jebkuram mums tiesības gribēt nomirt, tā kā, nu, jebkuram. Un es viņu vietā, nu, es nezinu, nu, tur bija, teiksim, tādi mazas iespējas, ko tur varētu tālāk izdarīt, jo dzīvē tā viņam, diemžēl, sagadījās tas viss. Un tas ņēma sliktu galu. Un tad vēl pēc tam... Tu saprati, kāpēc? Kas? Nu, kāpēc viņš sevi... Jā, jo viņš bija ārkārtīgi talantīgs cilvēks un ārkārtīgi, nu, es teiktu, spēcīgs vīrietis savos gados. Viņš strādāja policijā, nu, tas viņa pamatdarbs, bet viņš bija ļoti izdarīgs. Viņam bija zelta rokas, viņš būvēja visu. Viņš visu mājas, visu. Viņš laukos visu būvēja, visu. Un viņam raksturā, manuprāt, sāpēja tas, ka viņš vairs nav tik spēcīgs un tik... Viņš pakāsa visu. Bērnus, ģimeni, darbu, dzīvokli, visu. Pilnīgi visu. Viņš atgriezās pie mammas dzīvot kādu laiku un beigās viņu atmet atpakaļ uz ļoti sliktu māju, kur tu dzīvoja tikai, man liekas, dzērāji un bomži un nebija ilgs laiks, kad, nu... Bet tu redzēji, ka viņš arī nespēja un vairs negrib neko mainīt. Jā. Nu, tur bija pēdējais. Jo viņš gribēja mainīt, tas jau bija, kad viņš pārvācās dzīvot uz laukiem pie savas mammas, kur tagad arī jau kādu laiku ir
debesīs. Un viņš tur sevi pierādīja no jauna. Es braucu vairāk reizes ciemos, un viņš jau bija jau ļoti labi stabili. Jā, saņēmies, un viņam jau neskaitot, to bija otrā invaliditāte, cukurdiabēts, kaut kur iespējams mutuļoja vēzis, bet beigās ar visu gangrēnu, beigās ar visu, es gāju atvadīties, lūkšanu skaitīt. Tas man liekas dzīvē ir visbriesmīgākais, ko es darīju, pat bērns nebija tik briesmīgs, kā tas, ka cilvēks jau ir, tūlīt viņam ir pēdējā elpa, un tev ir kaut kas viņam jāapsver. Tas bija man pilnīgi šoks. Tā kā, ko man viņam teikt, un kā? Bet viņš nomira mammai rokās. Vispār tas viss tās diezgan briesmīgs. Tas ir tā. Runājot par to, kā tu saki, es rādu to iedvesmojošo realitāti sociālos tīklos. Vai tur, tas, kas mani mulsina, mēs visu laiku vērojām par šo ceriņu pāri iedvesmojošo realitāti. Pēkšņi vienā dienā, es esmu baigais kretīns, es neturēju laulībā doto solimu uz plūku. Tas man arī šokē. Vai ne? Vai šī iedvesmojošā realitāte, tikai iedvesmojošā realitāte, nerada nedaudz greizu priekšstatu par to realitāti? Mēs kaut kādu ilūziju pasniedzam, it kā šī ilūzija cilvēks iedvesmo, un pēc tam hopš bladāks kā viņiem, un tu saproti, kā apčikarēt. Jā, es par to domāju, un daudz arī, piemēram, man nav primāri ielikta bildi, kas būtu tur runātu par skaistām attiecībām vai tam līdzīgi, ja tā nav. Tā kā, un arī likt, piemēram, tādu smago informāciju, kāda ir man. Es to ielieku, bet ir man tādi raksti, kas ir tapuši, piemēram, par vārdarbību. Man bija posts, kurus brauc speciāli fočēni. Ziemā, augstumā, kas vienkārši ir sajūtās, kā es jūtos, kad es par to domāju, lai kaut ko pateikt, lai kaut kā ievirzītu sabiedrību. Man nav tikai, man tā kā iedvesma ir tajā, ka kāds par to domā vai par to runā, vienkārši tēmas ir dažādas, attiecības, bērns, tur tā. Man nav mērķis rādīt savu ikdienu. Nekad nav bijis mērķis atrādīt. Man arī no ikdienas ir ļoti maz. Ir vairāk tā kā manas... es saku tādas manas radošas izpausmes tajā. Skārienas lietā. Tā kā tu vari ieiet manā kontā, tā scrollot un domā, ir kaut kāds idejas, kaut ko iedvesmoties, kaut ko. Viņš ir tāds, tā arī, tā strādā. Varbūt tas ir tas, kas cilvēkiem patīk, ka viņi var vienkārši tur kā skatlogā nedaudz paskatīties. Šitāds, nē, šitāds tāds. Ir visādi. Protams, puņas asaras arī esmu rādījusi, bet arī, kad tas sanāk nofilmēt. Piemēram, Islandē man tiešām sanāca noķert kā reizē. Es ieslēdzu kameru, es gribēju kaut ko teikt, baigi gudro, un man vienkārši pēkšņi, tā kā, zini, kā iesit ar zibeni, tu sāc raudāt, un tu pat nevari pašņukstēt, un tu tur mēģini kaut ko, Dievs, taču ieslēdz kameru, kaut ko pasakai labi. Portugālē es arī tur redzēju, tur bija neulama kaut kādā vienā brīdī. Jā. Austrijā vispār tur bija tās brilles, bet tur es biju visu laiku neulmā tajā sākumā. Tas tur tā. Bet atbildot par šo pseido uzskaistināto attiecību, piemēram, modeli un šo visu, es domāju, ka nevajag tā darīt. Un kāpēc tā ir? Es arī, piemēram, izlasīju Aivija ziņu. Es biju ļoti nepatīkami pārsteigta, jo es ticēju viņu mīlestībai. Es tā kā jebkurš, kurš seko. Tā kā skatos, ko man arī nesanāk, tā redz, ka viņiem skaisti visi. Jā, bet jautājums ir, ja tu zināji, ka tu to dari, vai nāc klajā ar tādu informāciju, vai nebūtu ok, ja tu, piemēram, kādu laiku pirms tam neliec tās skaistās fotogrāfijas, vai tā kā veidini uz to, ka nav. Tur gandrīz līdz pēdējiem brīdim ir. Bet tur jau tā lieta tādā, un šie piemēri parāda to, ka stili, jebkurš cits pāris, kas ir, piemēram, skaists, veiksmīgs, nezinu, vēl kāds, viņus arī ieliek uzreiz. Sāk šaubīties par visu. Tātad viņiem nav tā. Viņi tikai rāda šo. Tas ir fakes. Un man liekas, nav tā arī nevar iekrist vienā vai otrā grāvī, vienmēr jāizvērtē ir tas. Kaut no otras puses,
Iespējams, kaut kādu laiku ir superīgi. Jā. Mēs arī to rādām, un pēc tam kaut kas... Jā, bet tad nerādi, neturpini, jo es zinu, piemēram, es sakoju līdzi. Tu zini, kas varbūt ātrāk nekā vēl pozitīvas lietas rādās. Jā, bet arī, piemēram, es zinu, ka pirms kaut kādiem pāris gadiem bija tāds, cik es atceros uzraksts, ka Lelda Raiva iet pie pāru attiecību terapeita. Un tad es domāju, katram tas ir normāli. Man ir daudz draugu, kas iet pie terapeitiem. Es jau varētu atļauties, droši vien arī aiziet kādu dienu parunāt. Nevar atļauties, bet tas ir tikai normāli. Jebkurš, ja mēs esam cilvēki, mēs taču maināmies, jebkuros posmos maināmies. Vienkārši nevajag spiest to, kas ir bijis iepriekš. Manuprāt, tas ir jāmainās. Zini, kā tev bail vienmēr, mēs esam skaistais pāris, mainīties. Man no tā nav bail. Man liekas, es biju Dailes teātra aktrise štatā, un tagad neesmu štatā. Es pieņemu to, bet es nemēģinu visiem melot un teikt, es esmu, tomēr es vēl būšu. Neuztraucieties. Tas pats. Jā, es esmu ārštatā. Patiesībā visi ir ārštatā. Jā. Visi, kas nav štatā, ir ārštatā. Jebkur var paņemt. Jā, pēram. Dažreiz saka, es esmu ārštatā, īpašs status, bet nē, visi cilvēki, pilnīgi visi cilvēki ārpus štata ir ārštatā. Es sākumā domāju, ka ārštats ir tā pakāpe pa vidu starp štatu un nekas. Jā, un tad pagāja laiks, un es sapratu, ka nē, tas ir vai nu nekas, vai. Un tad es sapratu, ka tas ir vai nekas, vai tā, bet es pieņemu, un es arī nevienam necenšos stāstīt. Es saku, man pietrūkst, es to apzinos, es arī esmu atvērta vienkārši projektiem uz teātri. Ja man negrib ņemt atpakaļ štatā, es pat nezinu, vai es varētu to slodzi arī nest. Un tas ir vienkārši tāds jautājums, bet man arī šķiet, ka ja man viedokļi, tu prasīsi, bet tu esi pārāk universāli un tu panāk visu kaut ko daudz, ko gribās darīt. Tas štats tevi un tā disciplīna un tā vienveidība tevi ierobežot. Arī varbūt, ar visām idejām. Starp citu, kā beidzās tava tā producēšana Bad Habits, nedzird kaut ko? Nolec? Piedzim bērns un sākās mans Bad Habits mājās. Tu visu nolec. Tu vairs to Nē, nav tā, ka es nolecu. Ir tā, ka es iedevu pilnu kontroli grupai, kas, manuprāt, jau no sākta gala viņiem bija pašiem jādara. Vienkārši... Kaut gan tev šķita, kāpēc tu ieslēdzies visā tajā, ka viņi paši viņi tur mierīgi spēlē pa krogiem un, ko tu neesi kāds disks. Tur ir tāds backstories ar Mārtiņu Balodu, kas solists. Mārtiņu Balodu es pazīstu kopš saviem 16 gadu vecumu, kad es tusējos, un viņš ir tas draugs, kurš ir palicis mans draugs arī tagad, ir mans draugs labs, un mēs esam čomi. Jums nebija nekāds konflikti, kāpēc tu vairs neesi producents? Nē, mēs vienkārši, es paši iniciatīvi, bija tā. Mums bija tāds mīls buduārs, kur mēs tusējām mūsu dzīvoklī, Kaisas vilcienu plakāts tur tapa ar Regnāru Vaivaru, un tur bija noplēsts viss no sienām, no grīdas, viss bija tāds trakums. Un tur mēs ik pēc, man liekas, nodevu vienu izrādi, un tad uzrīkojām tusiņu. Lai var palaist vaļā, un tad uz nākamo izrādi, tā kaut kā. Un mēs aicinājām visus, kas mums ir zināmi, vairāk jau man, bet viņi savā starpā nebija pazīstami. Piemēram, viens tandēms, kas no buduāra ir izveidojies, ir Rauls ar Kasparu. Vienkārši tāda mīlestība, tā priecājos. Un otrs, kas izveidojās buduārā, bija šis, ka es pēkšņi tapu par producentu grupai. Ralfs ar Eilandu un Breidaku, es biju nesen uz viņu to izrādi. Dailē. Jā, Dailes namā. Ļoti labi. Ļoti labi, man arī ļoti patīk. Ļoti asprātīgi džeki, jā. Forši viņiem. Piedod pārtrauc. Nē, vispār es tiešām ļoti priecājos, jo tie tusiņi arī... Tu tā kā savedēji. Jā, es esmu. Tas kontrapunkts iemet mani, es saslēgšu to slēdzenīti kopā. Bet tā es kaut kā, varbūt apzinīgi vai neapzinīgi, bet jā, un rīkojām vienkārši radoši tusiņas ir kaut kāda jēga, tā bohēmē jau ir kaut kāda jēga, ja tur kaut kas notiek. Un toreiz atceros, Mārtiņš vienkārši visu laiku dziedāja dziesmas bāros, un es gāju uz tiem bāriem vienu klausījos, un tur pa savu dzīvi pārdzīvoju un visādi. Un man bija mīļas tās dziesmas, un es prasu, kad varēs noklausīties, kad jau ir, diski ir, kasešu laiks ir pagājis, tur vēl kaut ko. Viņiem nekā nav. Viņš man sūta uz WhatsApp.
Noklausies. Es saku, bet man WhatsAppā pazūd Jā, pēc vajag kāda visu kā. laika. Jā, un es viņam saku, nu kas ir, nevarat ierakstīt. Un viņš tur, nu mēs es kaut ko mākslinieki. Un es saku, un es biju nedaudz zem grādiem, un es teicu, ka es izdošu jums to disku. Būs jums disks ar mani. No rīta pamodies. Jā. Jā, izdot arī. Jā, nē, un toreiz Mārtiņš, jā, tu jau zem grādiem, ko tu zini. Un viņi baigi turējās pretī, un manī ieslēdzās, zini, tas mans spīts, un es domāju, viss. Es izdošu. Un tad, kas ir jums? Es izdošu. Un es vienkārši sāku visu kaut kur grābties, kaut kur izzināt, uzzināt, kas ko kā, un sēdēt tiešām tā kā laika, nu, pamazam, man nebija tāds mērķis tagad. Bet viņi rakstīja dziesmas, mēs salikām visus, tur izdomāja bildes, tur visu salikām kopā. Baigi vienkārši. Bēm! Nu, vienkārši nebija. Atceros, man uzdāvināja Dēlā. Jā, un pirmais albums nāca klajā, un gan jau, ka viņi tagad strādā pie kāda vēl. Bet mēs izdarījām daudz, un par cik es arī strādāju Radio SVH, tad es iepazīstināju Radio SVH. Nē. Tagad nav sanācis, kopš Vladis Goldbergs ir Taisaulē. Jā. Man viņš patika, viņa bija forši. Vladis Goldbergs bija tas, kurš man piezvanīja un uzaicināja uz SVH. Un kopā mēs darījām, man arī ļoti mīļš cilvēks. Bija, diemžēl, bet tāds Radio SVH sirds arī, lūk. Un tad iepazīstināju, un es atceros vēl Šipkēvits vecākais man teica, ka labs darbs, ko tu dari to grupu, tāds ir maz. Baigi daudz dziesmas neiziet tajā pop, bet viņas vajag. Viņas zina tā kā tāda mazā zelta stīdziņa, tādas vajag. Un baigi iedvesmoju. Un es džekiem visu laiku to stāstīju, ka turaties kopā, ka darat un arī paņemat bišķīt vairāk. Un tad Normans no Gapaljērī, ka viņš ir vairākās grupās bundzinieks. Un viņš vairāk uzņēmās to iniciatīvu. Jo, zini, mums jau arī vienā brīdī atšķirās. Nav tā, ka par viņiem baigi šobrīd dzird. Es tur rosies, tu vairāk dzirdēji, jā. Es taisītu citādāk, kur mums daudz domas atšķīrās. Es tā kā taisītu bišķīt citādāk to virzienu, bet viņi izvēlēs, ko viņi izvēlās, un es respektēju. Un, man galvenais, lai viņi rada, un lai viņi ir laimīgi, un lai viņi dara to, ko viņi dara. Bet, ja viņiem vajag man palīdzību, viņi vienmēr man zvana, tā kā viss normāli. Tāds nosaukums, ja es iegūlēju, man vienmēr Bad Habit and Ed Sheerans metā. Viņam arī tādu grupu sadarbojas. Viņam ir dziesma, Bad Habits saucās. Sheeranam, Es domāju, ka visu laiku. Nē, ir vairāks, mums pat bija gandrīz tiesa. Mums uzrakstīja par nosaukumu Bad Habits, ka tas ir kaut kāds no ASV patents. Un iedomājies, ir grupa. Bet pretenzijas bija no Amerikas? Jā, ir grupa Bad Habits. Kaut kādā tur Colorado, ASV, kuri ir nopirkuši tiesības gandrīz visā pasaulē par savu vārdu. Jā. Licencējuši, ka šis ir viņu. Viņi spēlē kaut kādus, nezinu, kaut kādus, nezinu, ko zāģi vienkārši. Kā viņi uzzināja, viņiem skaidrs, viņi iegūglējās un redz, ka ir. Jā, un ka pirmos nevis viņus rāda, bet jau šitos džekus. Kā? Viņi uzsūtīja mums tiesas visus tos un lūdzu mainīt, jo viņiem bija viss legit, viņiem bija viss kāpēc tiesas kārtības un autora atlīdzībām un visu, ko viņi ir patentējuši, tā arī sanāca. Jums nāk viņu autora atlīdzības. Jā, kaut kāds tāds bardaks bija. Ko jūs izmainījāt? Nosaukumu. Visur, kur ir rakstiski, nav vairs Bad Habits, ir B, slīvsīt H. BH? Labi. Bet atgriežamies pie influencēšanas. Jā, lūdzu. Kad toreiz, es atceros, viens brīdis bija publiskā telpā arī, kad tava kolēģi Dārta Daneviča tev uzbrauc par latviešu gramatiku. Tavos postos. Jo. Kad te brīdī sajūties kolēģi? Kas tas bija? Jā, man liekas, varēja pateikt, varbūt man vienkārši atsūtīt. Tāpat normāli, pieiet klāt un pateikt, varēja vienkārši man atsūtīt ziņu, ja bez likt, sliktu latviešu valodu man, piemēram, kaitina vai, kaut kā tā. Bet viņi to izdarīja publiski. Viņi to arī izdarīja ar kaut kā tādu vēl savu vēlmi pacelt sevi otra acīs, tādas izskatījās. Tā kā es esmu labāk, ņemiet mani, pērciet mani no sērijas. Man tas tā izskatījās. Es domāju, kurš lai tā kā uz šādu rēķina teiktu, es nekad tā nedarītu ar saviem sadarbības partneriem, bet redziet, viņa dara tā ar saviem sadarbības partneriem. Viņa nepareizi gramatiku sadarbības partneriem raksta. Nē, es domāju, ka Dārta
Dārta, man liekas, katram cilvēkam ir kaut kādas savas dienas, savas nedienas un ir visādi. Bet tu arī publiski, man šeit tur neko vairs nelicies viņai pretī. Nē, es saku, man lekties ļoti nepatīk. Un es saprotu, ka katram cilvēkam ir savu taisnību. Tas, ko es pateicu, un tas tā arī ir, es pieļauju ļoti daudz dramatisku kļūdu un ļoti bieži arī izlasot postu, laboju to 4, 5, 6, 7 reizes. Man liekas, Komu tu kaut kur neieliki? Jā, Dievs, zini, ka dzīvē izēja daudz lielākiem, es teikšu, sūdiem, jā, kāds ir. Tad tev liekas, šis viss ir tik smieklīgi un priekš kam tas vajadzīgs. Bet varbūt viņai škrabi, viņai 20,000 mazāk kā tev. Jā, bet tagad jau es domāju, ka viņa ir kaut kādā ziņā arī sasniegusi to, ko vēlas. 45, viņai ir tevi 65. Nē, es domāju par... Es pat speciāli šodien paskatījos. Jā, bet es domāju aktieriskā jomā. Jo konkurence jau ir vienmēr pastāv starp sievietēm, ko es uzskatu par veselīgu, un tas ir labi. Kā to risina, tas ir citādi. Starp vīriešiem konkurences nav labi. Starp sievietēm vienmēr pastāv, un tas ir labi. Man liekas, vīrieši tā kā baigi... vieglāk to visu ņem un tiek pāri un risina. Un sievietēm tā konkurence baigā. Sievietes tāds asāks. Nešpatnāk. Jā, vīrieši var izskauties, jā. Piemēram, nepatīk, tad ir lauž žoklis vai tur kaut kāds traumas, bet, iedev pa muti. Ar to ir trekns punkts, jā. Kaut kas tur paliek, bet, tā kā var arī izrunāties, visādi. Sievietes to visu virpina tik ilgi un tik mokoši. Tas zina, ka tev ir žņaudz, un tu tā kā mirsti, bet viņa nemirst. Palaižam vaļā vēl tur. Es nezinu, man tas vienmēr tās sieviešu intrigas liekas tā kā man galva sāp. Un tāpēc es arī nelicos pretī. Bet man liekas, katram cilvēkam vienkārši jāsaprot ir savi tie iemesli, kāpēc viņš vispār kādam kaut ko saka, kas ir negatīvā formā un kam tas vajadzīgs un ko tas dod, ja ne tev pašam. Lai tu nenostādi sevi vienkārši muļķu lomā. Manuprāt, kur ir tas nepatīkamais tajā konkurencē? Mums ir divas nešpatnas bēbas vakar piemetās sapnī. Jā? Un tas bija tik ārprātīgs. Man saka, tagad tev ir cauri, mums arī ir Me Too. Un pirms 40, pa gadiem nesanāk, bet viņas pirms 40 gadiem ar mani 17-gadīgu pārgulēja, kaut gan viņi jau to brīdi vēl uz 20 izskatās. Tagad, kad viņi man to saka, un tūlīt tev būs viss katastrofa. Es saku, kā es varu atcerēties, kas bija pirms 40 gadiem, un kad tev bija 17 gadi. Un viņas man tur noveda apmēram ar tiesām draudu. Nopietni? Jā, es pamodos un šits tās nav. Es saku, par to vardarbības tēmu varētu daudz runāt, to agresijas tēmu. Tas, ka kurā momentā tas tā kā vardarbība paliek par vardarbību un visi šie jautājumi. Skaties, piemēram, pēdējais tās ar šo kruto franču rakstnieku, to Bredbegeru, ja, kad bija 99 franki. Viņš dzīvo kopā ar beibi. Viņi tur pavada viesnīcā, attiecībās. Pēc nedēļas, Bredbegers saka, attiecības beidzas, piedod, čau. Viņu iesūdz par to, ka pirms nedēļas tajā viesnīcā, ka mēs te bijām, pirmais seks bija ar abu piekrišanu, bet otrajā tu man izvaroji. Wow. Un viņi reāli un Džeku arestēja. Bet viņi pēc tam vēl nedēļu attiecībās dzīvos. Bet tajā brīdī, tāpēc sievietes šausmīgi, kad viņas ir atriebīgas, tas ir kaut kāds ārprāts. Kad viņas cīnās pa bērniem, viņas var melot bezgalīgi. Es domāju, ka mēs to ļaunumu apmēru nekad Čikiem nevaram man paredzēt. šķiet, ka tas nav tik raksturīgi. Viņi kaut kā mierīgāk to visu uztur, bet sievietes tas pēdējais stāsts arī to Mārci Jūdzi, es zinu viņu, kāds viņš vardarbīgi, come on. Nesauc citos vārdus. Come on. Jā, tas sievas tās bija ļoti ticams, ļoti ticams. Tāpēc, ka rakstīt. Jā. Ja, teiksim, ja tu redzi video kā Struberga Jā. sievai, tu uzreiz redzi tos putnus un redzi visas fantāzijas. Kad rakstīts teksts, tu neredzi. Tev ir jāsagaida Lato lapas nopūtina telefonu sarunas, un tad tu tikai dzirdi tos putnus visus un visu. Kad ir rakstītais teksts, un kaut kā uzreiz visiem liekas, bet tā ir tikai viena patiesība, un pēc tam izrādās arī nav patiesība. Bet te brīdī tas, protams, liekas, Es vienmēr šajā situācijā domāju, ka cilvēkam katram vajadzētu būt par sevi
tāda kā lielākai atbildībai un sevi izglītot tādā līmenī, lai tev vienkārši nav jādīlo tik muļķīgi ar to visu. Man mīļākā grāmata ir Rotterdams Erasmus muļķības slavinājums. Man liekas, visos laikos labi, ir. Tā kā tu lasi... Gudra baby lasa Rotterdams Erasmus. Tas bija pirmā grāmata, ko es izlasīju 12 gadu vecumā. Sērija Apārsnes. Pēc tam vēl pārlasīju. Jā. Es ļoti sāku interesēties par filozofiem agrā vecumā. Man ļoti interesēja. Tagad arī? Kas? Tagad arī lasi? Jā, bet... Ko tu lasi? Simbolu vārnīca. Simbolu. Es lasu vairākas grāmatas reizē. Es arī. Bet man nepatīk, es teiktu, man ir ļoti reti, kad man patīk lasīt grāmatas. Es viņas tā kā, kad man tā kā ilgstoši patīk lasīt grāmatas. Es ļoti bieži pat kaut ko rakstu, tāpēc man ir tā kā jāizvēlē. Pats rakstnieks. Jā, apmēram. Bet man patīk tādas izziņošās, visādas tur noslēpumu grāmatas un tādi žanriski. Ir mazāk izdomājumi. Man tā ir filmas fantastikas nepatīk. Ekstāze? Nē, fantastikas filmas. Fantastikas. Kad tas ir kaut kas tāds. Jā, Deus Ex Machina no augšas, zombiji un vēl kaut kas. Jā, bet ekstāzes ar starp citu, skatos tagad kā seriālu. Skatos, bet visu cieņu. Iestudēt šo jau uz kino ekrāniem. Mēs tev gribējām. Jā, bet man bija tas uz sapni ar mazo. Man bija jānodod. Tas bija nekas mēs tev jaunu kaut ko uzfilmēt. Jā, kaut ko. Bet es par tām grāmatām, par to muļķības slavinājumu, man liekas, tas ir mūsdienās. 12 gados ielasīju un viss stājies pie tās atmiņā, ka līdz šim brīdim citē. Jā, līdz šim brīdim citē. Bet es pēc tam pārlasīju vēl un vēl. Vienkārši liekas labs, ko var izvilkt ārā, ka mums katram jāņem vērā tas procentu muļķības ikvienā. Gan rakstā, ierakstā, gan visu, ko mēs redzam. Jebkur. Mēs nevaram pieņemt vienkārši visu par absolūto patiesību. Tā ir un viss. Tad tu esi muļķis. Vai arī kā izskatās, tas vēl nenozīmē, ka tā ir. Bet tieši tā, arī es izskatos, man ir gari blondi mati un tā, es montēju, sežu editingoju mājās, IT speciālists. Pateikšu tev vienu savu iespaidu, noskatoties tos 6 raidījumus, tas intervijas. Zini, kāda man sajūta, ka tu esi mājās boss, tu esi galvenais. Un ka viņš bišķiņ ir zem papēža Oskars. Ka viņam nav teikšanas, tu esi galvenais, šeit būs tā, būs šitā, un tu vari tikai pielāgoties un darīt tā, kā es saku. Ir tā, vai man tie tāda akal izskatās tikai tā? Es domāju, ka izskatās viens, jo es esmu ļoti, es pat teiktu... Valdonīga. Nē, es esmu tā kā, pat ne atkarīga, bet man ārkārtīgi svarīgs ir Oskara viedoklis. Kas nozīmē, ka es nevarētu tā teikt, es nevarētu pateikt, tā būs un viss, un neviens man tā kā nestāv pretī. Svarīgs tavs viedoklis, bet saki tikai labu. Par tā vai tā. Pamēģini pateikt, ka tev nepatīk vai ka ir garām. Nē, man tiešām ir, es ļoti ciedu Oskaru kā cilvēku, vīrieti, un es tiešām, ja publiskajā telpā par mani tādas priekšstats var būt, jo es tā arī sev varbūt, es tā izturos, uzvedos vai savos darbos tā runāju, tad mājas dzīvē, tur man gribās tieši pretējo. Un tur jau es esmu vairāk tāda, man gribās, lai pār mani kāds stāv, un ja, piemēram, ir kaut kāds strīds, tad visticamāk tas ir par to, ka taču tu vari vairāk, un es varu mazāk, varbūt tā daram, un ir tāds, kad man negribās būt tādai, un es arī nespēkojos mājās, man tas nav svarīgi, man svarīgi mājās ir tā. Ko to spēkoties, es pateicu, ka būs tā un būs tā. Nē. Tad jau arī nav jāspēko, ja ir 50-50, tad ir spēkošana. Ja viens ir galvenais, tad tur nav, man nepatīk spēkoties, būs tā un to. Nē, tā nav. To es varu apzināti pateikt, jo ir kaut kādas lietas, kur jau mums 10 gadus mēs esam kopā, kur jau mums ir
jau izkristalizējies bez vārdu sarunām, tas tavs, tas mans, mēs tur nejaucamies. Un kurš dara kaut ko labāk un kurš dara kaut ko sliktāk, mēs nemainam lomas. Tagad pārbaudīsim, vai tu to vari. Nē, mēs zinām, ka nevaram, mēs pieņemam un neejam tālāk. Kur mainība? Kas? Tu iepriekš teici, ka viss mainās. Jā, tu pielāgojies. Nu, protams, mainās. Un, piemēram, Oskars saka, ka viņš grib ar to nodarboties šobrīd un negrib ar to. Tad man jāpieņem, man nav tāds. Vienmēr uz sapni ar mazo. Tas bija ļoti interesants tas sākums, jo es negribēju. Bet es apzinos, ka es varu. Tu negribēji, tu jau biji producents, tu jau izdomāji. Nu jā, bet es apzinos, ka es varu. Un es viņam prasīju viedokli, kas ir tavās tajās sajūtās. Un mēs daudz runājam par to, ko mēs jūtam, ko gribam, kā redzam, lai mums būtu tāda viena vīzija varbūt par to, un lai nav pēc tam viens apbežojies un otrs tur kaut ko nav saprats. Apdalīts jūtās. Jā, kaut kā. Un mēs vienojāmies, teicu, labi, es visu to darbu ņemšu uz sevi, bet tev jāparūpējās tu, piemēram, par to, vai arī ko tu gribi vēl. Un viņš pateica visu, par ko viņš gribētu parūpēties un parūpēsies, un mēs vienojāmies uz tās bāzes, kur augstākais punkts bija tā drošība, kur es teicu, manas acis būs tur uz to drošību, tad es biju boss. Tad es teicu, mums šīs būs attiecības, kur visticamāk mēs vispār par attiecībām kā tādām, ka tur mūsu randiņi un kādi mēs droši vien, kad pazudīsim uz gadu un pēc gada atgriezīsimies, kas tā arī līdzīgi bija, jo tev visu laiku ir priekšā darbs un bērns un tā. Un neslikti. Tagad mēs atgriežamies tajā un ir nenormāli. Mums visi saka, kā jūs tik daudz kopā? Jums nav tā, ka jums jau ir apnicis tās. Un saka, zini, ka tu strādā, tu vispār to cilvēku neredzi, tu pēc gada attopies, ka bāc, tu man tā pietroc, es gribu ar tevi aiziet tur citur, nezinu, papeldēt un tā. Un nav tā, un tur tā lieta, tā mainība ir tāda, un tāpat tās jāatgriežas atpakaļ ir tajās attiecībās, un kas tev viņās patīk. Un tagad ir tik daudz jauna, kad ir tik daudz ko izrunāt un atkal veidot. Tā kā no jauna. Un ir forši. Bet man nepatīk vispār pēc, man nepatīk nemaz cilvēku, kur tā kā valdonīgi tur šitā jābūt. Tas tev neviļas sanāk. Jā, man vienkārši tas sanāk. Bet tev dzīve varēja aiziet pavisam citās sliedēs, ja 17 gados, cik saprotu, cik džeks tevi bildināja, tu teici jā, un kas nesanāca? Ai. Un vispār dzīve tev aiziet pavisam citās sliedēs. Ārprāts. Ņu. Padarās. Jā, pirmā mīlestība. Pirmā mīlestība, jā. Tikko ēlus, 17 gados. Man jau pirmā bija gados 7, bērni, pirmajā klasē. Tev bija agri jāsāk. Es negribēju agri sākt, jā. Man bija sports, bija baigās sportsmen. Es basketbolu spēlēju. Basketbolu tik maziņi. Jā, es no 2. klases basketbolu. Mazākais, ko var iedomāties par tevi, kā par basketbolu. Tas ir ar to Instagram tieši tāpat. Es saku, neticiet visam, tur ir vairāk. Tur noteikti ir vairāk. Drīzāk ticēt, ka tu esi damretiste, bija nevis basketbols. To es nemāku, es šaku nespēlēju. Bet, jā, es taču MVP krastu mačā tikko izcēlu. Most tas pateicoties izskatam, ja? Jā. Punktiem izskatām visam. Es vienkārši, kad kapāju basketbolu, es esmu pilnīgi cits cilvēks. Tas ir ārprāts vienkārši. Es palieku, tas ir džeks, man liekas. Tas ir jāredz. Uzreiz komandas kapteinis. Jā. Es jau biju vidienē komandas kapteinis. Tur jau man bīdīja, jā. Tur, kad ne tikai tas ceļš varēja aiziet, tur varēja basīts aiziet. Ka vienmēr gribās tev bosam būt. Man patīk. Man sanāk. Labi, bet... Par to bildināšanu. Bija man gradzants, skaists, bet mēs vienojāmies, ka mēs pajautāsim vecākiem atļaujas. Bet tikai pēc tam, kad jau bildināja? Kā viņš tā bildināja? Nē. Tas pirmais. Ar Oskaru tu visur esi stāstījis. Rihards, viņš bildināja mani, vēl pirms tam viņš pajautāja manai mammai. Drīkst vai nedrīkst? Jā, man mamma atļauja. Jā, man mamma tā kā, pūrlāt, aiziet. Tā kā ģerb. Bet, jā, viņš bildināja manā vārdienā Ziemassvētkos. Tūlīt būs tik labs stāsts. Ziemassvētkos 24. Un es teicu, jā, vai mums nevajadzētu sagaidīt pilngadību? Kur viņš teica, ne, mēs pajautāsim. Tu teici? Jā. Parasti jau bēbis tā nepacietījās, tad to saka, bājas slow down. Jā, es biju rīktīgi slow down ar visiem saviem randiņiem un mīlestībām, bet pēc tam ne.
Bet pirms tam jā. Un tad es teicu, jā, bet lai tas paliek tā kā vairāk kā solījuma gradzens, lai mēs tā kā solam, ka mēs gribam precēties, jo reāli jā, nevar pateikt, jo tu neesi atbildīgs par sevi. Jau tad tu džekiem diktēji noteikumus. Jā, tieši tā. Nebūs šitā vecība. Jā, nebūs Tas tā. būs solījumi, nevis bildinājumi. Bet es jautāju, es jau neteicu, tā būs. Es teicu, vai tā var? Un tad viņš teica, jā, es piekrītu šai domai. Un tad mēs vienojāmies, un tad mēs pajautājām abām pusēm. Abas puses teica, jā. Un, nu, tā kā kāds datumam vajadzētu būt, vai nē? Nu, kur, kā un ko? Pagāja gads, un nākamajos Ziemassvētkos, manā vārdienā, Ziemassvētku vakarā, viņš man zvana. Pa telefonu bildi? Nē, viņš man zvana. Nu, tas jau pēc bildinājuma gads. Un saka, tiekamies pie Origo, jo viņš dzīvo Jūrmalā un es dzīvoju Rīgā. Pie Origo tur tas punkts. Viņam šķita, ka tas ir romantiski pie Origo tikties. Nu, man tas galīgi nešķīt romantiski, jo viņam bija jābrauc pie manis uz Ziemassvētku vakaru, manu ģimeni. Un es jau saprotu, ka kaut kas nav, un es saku, labi, tiekamies, bet tev jābrauc pie manis. Viņš, nē, es negribu. Un viņš atbrauc ar sarkanu rozi, nāk man dāvināt. Es vispār esmu nesapratnē, kas notiek, un viņš man saka, ka viņš vēl šķirties no manis. Bā! Lūk, kāpēc Origo? Jo tu joprojām jūties kā bildināte, ja? Vēl joprojām ir gradzens rokā. Un es vēl peldu nedaudz tajā Jūs mīlestībā. pat nekur neapsēžaties, turpat pie Origo stāvot. Jā, viņš vēl tā pasaka. Šeit tev roze un čau. Šeit tev roze, es no tev šķiros. Normāls džeks. Nereāli. Paskaidroja, kāpēc? Es prasu, kāpēc. Man ir grūti to visu skaidrot. Es nevaru visu ņem rozes, bēgu. Ņem rozi un tinies. Jā, kā bēgošā līga. Līga vainis. Bēga no manis. Nu, es piespiedu boss. Es piespiedu viņu. Viņš figurā tā nevar, ja? Ne, viņš teica, ka es neesmu vainīga, ka tas nav nekas saistīts ar mani, ka tas ir tikai viņš, viņa karjera. Es atceros, ka viņš pieminēja vārdu karjera, un tad es sāku saprast, par ko ir runa, jo viņam tēvs ir Latvijā, nu, vai bija, vai ir vēl tagad, bet bija, to es zinu 100%, viens no vadošākajiem miljonāriem. Un viņš mācījās Šveicē, un karjeras izaugsmes bija ārkārtīgi svarīgs jautājums viņa ģimenē. Tur nebija tāda status līga. Es biju galīgi garām tajā status līmenī. Es biju uz mākslinieces pusi, kur viņam bija. Tu apmēram var iedomāties, kā biznesmenis skatās uz tiem māksliniekiem. Un tad bija tāds, ka viņš ar mani saslima ar ideju, ka viņš varētu būt aktieris. Kāpēc tie vecāki noteikti tevi sāka neutralizēt? Tā viņai jāpamat. Jā, un tad tā vadmotīvi, un tā man bija teikšana liela ģimenē, tas, nu, tur neko nevarēja iebilst. Un viņam es domāju, ka bija arī ļoti smagi. Vienkārši tā tas notika. Bet es neko nesapratu, aizbraucu mājās, tas bija mans Dievs. Bet tev bija beigā trauma tajā brīdī? Šausmīgi. Raudāji? Šausmīgi. Es raudāju mēnešiem. Mēnešiem? Jā, es raudāju, es atceros, bija tā, es 2 nedēļas raudāju gultā, un es 2 nedēļas neskatījos spogulī. Es neskatījos spogulī vispār. Es nezināju, kā es iztos. Man bija viena alga, un es visu laiku raudāju gultā. Pēc tam es jau cēlos, bija tieši brīvlaiks, bija tas Ziemassvētku brīvlaiks skolā, un tad atgriezos skolā, kaut ko tur šņukstēju tā pie sevis, bet anyway. Līgava atgriezās skolā. Jā, un nevienam neteica, kur tavs gradzens? Es kaut kur viņu noliku un pazaudēju, es nezinu. Nu, tā kā šausmīgi atzīt. Bet es vēl paspēju par tām 2 nedēļām ar saviem draugiem riktīgi tā kā, ne pat iztusēties, bet kaut kā tā pārāk pārtusēties, teiksim tā. Nu, man bija labi, ka viņa mamma man palīdzēja, viņa mamma bija ļoti iejūtīga sieviete, ir ļoti iejūtīga sieviete, un viņa man kļuva kā mamma tajā laikā, jo viņa teica, ka viņš Pips no latgaliešu valodas sauc savu dēlu, teiksim tā vienkārši par situāciju, ne jau dēlu, bet jā, un tad mēs, un es nolēmu iet strādāt. Cik vērtīgi. Es nolēmu paizudīt Līgamens, tu tieši strādā. Vecgada vakarā. Es izvēlējos vecgada vakarā, zvanu draudzenei. Jums vajag darbinieku, kas stāv pie kases. Jā, jo, zinām, man draudzenei vecāki var Narvisenā frančīzi vaļā, un viņam 100 punkti vajag kādu, kas kaut ko dara. Smoku pārdevēja. Jā, un es domāju, tad es vēl nebija tik smoka. Un tad es teicu,
ka, jā, visas iešu strādāt, un man liekas 2. janvāri es sāku strādāt Narvisenā. Jā, tas bija 11. klase, jā. Sāku strādāt. Vēl, kā tu varēji, to skolā bija jāiet? Jā, uz pusslodzi, es nezinu, sestdienā, svētdienā sākumā strādāju, un tad jau, jā, es pēc stundām gāju, tad mammai piedzima vēl jaunākais dēls, tad es viņu pieskatīju, nu, tur slodzi, man jau sākās dzīve jau ļoti agri, nu, tāda strādāju to, kaut kā jau pārdzīvoju, bet vislabākais bija, ka es aizgāju pie tādas psihoastroloģis, jā, tā viņa sauc. Te prāti, kas tur zvaigznēs, kāpēc viņš mani pamet, kas te ir par lietām, kas ar mani nav tā? Nē, ideāli sēžam, viņa neko nesaka. Viņa pajautā man, viņa tikai jautājums uzdeva. Viņa uzdeva jautājumu, kāpēc tu jūties tā, kā tu jūties. Es uzreiz sāku raudāt. Tad pajautā man, kāpēc jūties tā, kā tu jūties? Nu, par to situāciju. Es nezināju, ko atbildēt. Ja es vienkārši sāku raudāt, kāpēc jūs mīl un kāpēc cilvēks, ka mīl un kāpēc tā jādara. Un tad viņi labi man pateica tādu lietu, ko es paņēmu no tā seanses, ka viņi man pateica, ka ir jāļauj sērot. Nu, ir jāļauj sērot, vienkārši sēro. Tev ir uzdevums sērot. Laiks dziedēs. Tev sāp, jā, tradicionālais teiciens. Jā, un man kopš tā laika, kad cilvēkiem, nu, ka viņiem notiek kaut kāds šausmīgs brīdis dzīvē, vai viņiem ir pārdzīvojums, man liekas, nu, ko var ar tiem, tev viss būs labi un tā. Vai sēro, pasēro. Jā, vienkārši labākais pateikt, jā, sēro, take your time, tā kā paņem laiku, vienkārši raudi. Tas ir labāk iziet katrai detaļai cauri un izraudāt to visu, nekā pēc tam dzīvē ar rūgtumu sajūtu atcerēties. Bet labi, tā nebija trauma, tad, kad Oskars tev Gradzenu dāvināja un bildināja, tad nebija jau zemapziņā bāc. Šitam jau es esmu gājis cauri, tu tā kaut kur būs pienāks Ziemassvētki, jā, būs kaut kādi sūdi. Nē, ar Oskaru man tā nebija. Bet viņš tev uzdāvināja Gradzentiņu? Jā, viņš man dāvināja Gradzenu. Un šeit es gribu uzdot jautājumu. Jā. Es nekad mūžā nesapratu, kā tie džeki uzzina to Gradzenu lielu. Un tur, tāpēc katrai meitenei vajag savu juvelieru un juvelierai vīru numuru vai otru. No, es nevaru to saprast. Es, piemēram, vienīgais variants, kā es to daru, to esi uzbildinājis, un tad mēs aizējam uz to jubilieru veikalu, saka, kurš tev patīk, un piemēri, un tas tev der, un tad tur nopērts. Un Tā tad ejam dari, atzīmēt, jā? tā es daru. Cik Nu, kādā forši. veidā es nopirkšu tā, kā nedara? Nu, kāda ir rezons? Tādam Gradzenam, Jā. es tev tagad, nu labi, kastītē, tu paņem to. Kāds tad tas ir? Man nedara. Bet visticamāk ir tā, kad atver un Iesim mainīt, vai kā? Jā, un tad iet Stūbi, mainīt. Man paveicās, jo es biju atradusi savu rotkali, ar ko es sadarbojos. Man pirmā sadarbības, starp citu, Un tu uzreiz Instagramā. Oskaram saka, starp citu, man ir savs rotkalis, ja kas... Jā, nē, tur jau viss Viņš notika ir tur un tur. Tur viss notika slēpus, tur bija tā, ka... Jā, bet viņam jau bija informācija, tu novadīji jau šo rotkaļu informāciju. Nē, viņš jau zināja to, jo es uz izlaidumu ņēmu Lauras rotas, es viņu nesāju ikdienā, un viņš jau tavu zināja. rotkali, nu jā. Jā, un viņš jau Un tu bija viņam ar arī viņu. neslēpi, kur man ir rotkalis. Nē, nu, viņam nē, bet manai rotgalē viņi nezināja, ka man ir draugs pat. No. Un tas bija tas man lielākais šoks, tas pirmais, tā kā, kur tu dabūji Gradzenu? Un tad viņš tāds, tava Lauri, jā. Un viņš tad tava meitene, un es tā domāju, kā interesanti, izvirpinājās cauri. Un viņa jau zināja manu galvu. Viņa zināja, kas man patīk. Viņa zināja. Nu, viņiem tur vienkārši aprunājās un iztaisīja. Nevarēja kļūdīties. Nu, viņi tur ļoti ātri to gatavoja, jo mēs braucām. Nepasaki, ka viņš uz ceļa krita. Nu, nē. Šī tik banāli tomēr atkal. Nu, šito kādreiz vajadzētu iefilmēt, bet šāds bildinājums, gan jau kādam arī ir bijis. Mēs bijām Sardīnijā, protams, kaut kādu momentu viņš noķēra, kad viņš to vislabāk grib, bet viņš īstenībā bija jau 2 nedēļas gandrīz noturējis to Gradzenu. Neizvilc ārā. Ārprāt, cik grūti. Jā, sačakarāts ceļojums. Visu laiku nepateikt un gribēt. Bet, kad jā, viņš nokrita ceļos, viņš jau bija skaidrs, un tad viņš taisīja vaļā to Gradzenu, un tad viņš teica, un es un tas viss izklausījās. Jā, tas viss izklausījās. Jūs kaut kādām neartikulētām skaņām to darījāt? Jā, kaut kādā tā. Tā kā vai tu būsi, no, kad viņam asars Bet bija tecējis un man kastīte, asars bija, tecējis. Jā. Jo kā tai vienā šovā bija, kur Džeks bildināja to Gradzenu beibai. Beiba nevis priecājās, ka viņa bildina, viņa saka, kur kastīte?
Jo viņai ir priekšstats jābūt kastītei. Jā, kur ir? Nav. Kur ir? Viņš tā normāli dod to. Kur kastīte? Viss apsačkrēja. Nu jā, ir visādi veidi, kā bija. Nē, pa tādu standartiņu. Bet es jau zināju, ka kad tas ir pa īstam, jo redz, mums tās attiecības sākās jau ar ļoti tādiem neoriģināliem. To jau tu esi stāstījis, kā jūs viens otram riebātījus. Jā, un tad, kad mēs sākām attiecības, mums nebija tādas ekspektācijas vai gaidas vienam pret otru. Nebija tāds iemīlēšanās, ka tev būtu tāds, tūlīt mēs būsim, visu pasaules tur. Ka tev liekas, ka visu pasauli pieder tev un jūs esat jauni un spēcīgi un tik būs. Tā nebija. Nebija rozā brīļu perioda. Jūs uzreiz ielicāt skarbajā ikdienā. Īstenībā jā, un mēs tā kā viens otru baigi atbalstījām, daudz runājām un sapratām, ka ir diezgan vērtīgi būt vienam ar otru kopā, jo mēs daudz spējam kaut kā pieņemt tās lietas un kopā sanāk. Un ir arī tā mīlestība, tā pievilkšanās un tā kaisla, kas ir labi. Team job. Ja, team job, jā. Tieši tā. Jautājums no mūsu atbalstītājiem. D3 vitamīna. Tas ir tieši tas, kas man vajag. Jā. Lūdzu, izvēlc un atbildi pat nolasi. Valkam šo kartiņu. Pirmie 3 vārdi, kas sākas ar burtu D un kas tev ienāk prātā. Džilingers, jā, protams. Daudz un droši. Droši seks. Jā, daudz un droši. Daudz to un droši to. Jā. Jūs tagad nākamo bērnu neplānojat, ja mēs par droši seksu. Es arī pirmo neplānoju. Labi, bet tagad tā kā bišķi piebremzējat. Redz, satikos savām kursbiedrinēm, kurām abām bija vieglas dzemdības. Un tad viņas uz mani skatījās un teica, jau žēl, ka tev nav par ko runāt ar mums. Teica, žēl gan. Man tā dzemdība pieredze bija ļoti, ļoti skarba. Un man bērns, kad viņš piedzima, viņš bija 4 kg, 130 grami. Un man bērns bija tā kā dvīņiem. Viņš gaidīja to 14. februāri. Viņš gaidīja, jo es nevarēju sagaidīt, jo tur uzbombardēju dzemdību. Česteri vienā dienā? Jā. Tad Česters teica, ka viņam tagad, viss tagad es par viņu aizmirsīšu. Bet es neaizmirsu, es apsveicu jaunajā gadā. Bet katrā ziņā, tas bija baigi traki, jo gan dzemdēja, gan beigās ar ķeizaru, jo tur nekādīgi. Bet, jā. Tāpēc tagad piesargājaties, ja? Jā, tagad mēs piesargājamies. Bet tas ir... Es kaut kur lasīju, ka vīrieši nevisai priecīgi par to jauno ziņu, ka tagad ir tās tabletes vīriešiem. Jā, ir tāds. Un vīrieši nevisai priecīgi par šo ziņu. Jā, sievietes, es domāju, arī nepriecājās, ka viņām tas tā kā jādara. Bet ir jau visādas kontracepcijas līdzekļi. Kādu tu lieto? Es? Man ir spirāli. Tas klasiskais variants. Jā, bet tas ir, tur arī daudz dažādu veidu. Platīna vai zelta? Zelta, protams, ka zelta. Platīna nevarēja atļauties? Nē, dimanta. Nē, bet mēs... ar ārstiem tur jau tā lieta, kad man arī pēc manām dzemdībām, visām tām dzemdību pēc efektiem obligāti bija jāliek spirāli. Man ieteica nepalikt stāvoklī kaut kādus tuvākos 5 gadus, lai sadzīst. Jo, katrs organisms ir citādāks. Man vienkārši, piemēram, man ļoti liela diestāvs bija. Zini, kas diestāvs? Tagad tev caurums vēderā. Tev, kad stāvoklī paliec, tad visi preses muskuļi viņi tā pavirzās, un tad ir vēders, jā. Un tad piedzemdēji, tad vēders paliek tāds pats, līdz preses muskuļi savalkās atpakaļ. Un tad ir labs, smuks vēders. Bet notiek ar diestāju saucās, ka tev nesavalkās kopā šie muskuļi, un tev paliek grūtnieces vēders būtībā. Tas, ko tu vari, jo es trenēju jau gandrīz 3 gadus katru dienu, bet katru otro presi ar fizioterapeits visiem tiem iedotajiem. Bet tas nebija dabiskā veidā, tev nācās beigot piepūli? Jā, kādā vispār dabiskā veidā. Es gaidu, ka man sajies kopā, un man vēl 5. mēnesis visu laiku. Es biju pilnīgi šokā. Un galvenais, ka tu vari abus kulakus ielikt iekšā. Un ja tu nedod Dievs paēd kaut ko vairāk, tad visi to redz. Šausmas. Un tad beigās darbs īstenībā trenē to presi, lai tev savalktos kopā. Un vēl tas dziļums, lai viņš iznāk uz āru, lai tev presi tur tavus iekšējos orgānus. Plus no tavām intervijām arī sapratu, ka tev tur
bija nenormāli grūti, tur sliktām dūšām. Un... Tas sākums? Jā. Toksikoze. 5 mēnešus. Ak, mans Dievs. Uzas bija. Un tas tā kā, ja tev visu laiku būtu 37,5, 38 temperatūra, tev viss sāp, un tu vēm visu laiku, un tu kaut ko ied, un visu laiku izvēm ārā. Un tev liekas tā kā, un nebeidzās. Es nevaru izdomāt, ko tu gribi ieēst. Neģis vai zušas? Es ēdu kaut kādu saļanku, man glābi visu laiku. Saļanka ar picu, jā, tas vienīgais, kas ar ēdu. Maltmaizi. Drausmīgi toksikozi bija, jo, jā, nu, ir tā kā novērots, bet tad man mamma zvanīja, un viņa visu laiku man mierināja un teica, omītei, nu, mammas mammai, toksikozi bija 9 mēneši. Viņa saka, tāpēc... Non-stopā. Jā, viņa saka, tāpēc es esmu vienīgais bērns ģimenē. Tajos laikos. Un tāpēc jau ļoti bieži no šīm dzemdību pieredzēm izšķirās. Tev ir daudz bērnu, vai tev ir viens? Jā, viss tavs ciešanas attaisnojas Leonards, paskaties, kā ķipars. Aleluja! Protams, viņš būs. Leonards, tāpēc, ka koins tev patīk? Nē. Nē, kāpēc tad? Leonards bija pirmais vārds, kas tā kā ienāca man prātā, jo es gribēju sakot dzimtas kokam, kaut kādā jēgā dot šo vārdu. Un otrs tas, ka man uzvārds ir Florence, un vajag būt labskanīgi ar burtu, tad vēl man bija tāds doma. Tā tu jau kombinēji, jā, kā labāk un tad es izdomāju, ka vajag to R burtu, jo manuprāt, R burts ir... Raimonds Rupeks jūti, ja? Jā, tas ir ļoti spēcīgs burts. Saknes, jā, bet tas ļoti spēcīgs vārds. Un tas arī atnāca, jo man dzimtas kokā bija visi Eduardi. Bet ar tādu nepārāk jauku likteni. Un es domāju, Eduardas nedošu. Tā kā Veidenbauma? jā, apmēram. Nē, nopietni. Tas pat nav tik smieklīgi, cik nopietni tā ir. Un es sapratu, ka jā, kas ir tuvākais atnāca. Sākumā mēs teicām Leonardo. Es teicu, kā mēs kaut kādu itāļu vārdu dosim bērnam, kāds Leonardo. Pēc tam mēs sapratām, ka ir Leonards. Nu jā, es domāju galvot, un tev ir vārds. Un tā mēs... Vai jums toreiz patīk gan tas... Ostas boss, viņš vairs nebija. Kurš? Leonards Laginovs. Nē. Bet sapsīt, tagad diezgan vairāk dod cilvēku vārdu tieši Leonards, jā. Bet jūs jau saugadījāt par Leo, ja? Nē, par Leonardu. Tiešām pilnā vārdā? Jā, Leo ir tikai tā, ka mums ļoti, ļoti ātri viņš ir jāsasauc. Nu, Leonardu! Viņš jau tikmēr jau ir čau aizgājis. Jā. Bet tā mēs darām. Mēs viņu tomēr saucam pilnā vārdā Leonards. Viņš ir Leonards Florences Vīgs, ne? Jā. Nu, normāli viņš jums paldies pateiks. tik īsi izsakoties. Labi, nobeigumā, man viena lieta klausoties tavas intervijas pārsteidza, jo tas tiešām saistās ar manu bērnību un manām vasarām laukos. Tu vienā brīdī pateici, ka tev mīļa ir aknīsta. Un es tiešām visas bērnības vasaras pavadījis aknīstē pie vecāmām dzīvoju. Jā. Aknīste? Kāds tev sakars ar aknīsti? Kādā veidā? Tu vienā intervijā pateici, ka tev tā mīļa vieta. Es tur pretī slimnīcai centrālē. Mums tur māja tieši bija. Tagad ir grausts. Wow. Jā. Tikai reizi dzīvē bijusi. Tu tikai reizi, es domāju, ka tev... Un kāpēc tad tev viņi tur mīļa palika? Tas, es te ļoti izbrīnījos tā intervijā. Jā, nu, man droši vien, ka kaut kādām bērnības atmiņām jautāju, bet es aknīstē biju, nepateikšu, cik gadi man bija, bet es ļoti ilgstoši nodarbojos ar folkloru, un mana ģimene arī ir folkloras kopa Rija, kur es darbojos kaut kādus 9 gadus, 10. Nu, tāda daļa no manas dzīves. Un aknīstē mums bija tādi ik pa gadam vai uz dziesmu svētkiem peptiņi, saucās peptiņš, kur sābrauc visi folkloras kopas kopā. Un vienkārši taisa tādu desmitnieku, kad, nu, wow, visi tusē, nu, pa folklorisko, tradicionāli. Citus to sauc par retvītiem. Visi kopā tusē. Jā. Par tieši tā. Un reivi, tradicionālie reivi tie bija. Un mēs tur nonācām.
Kaut kādā, man liekas, tur bija peptiņa vai nu noslēgums vai pirms noslēgums. Nu, tur bija tāda balla kopā ar maniem visiem kolēģiem. Nu, nemeloši, man bija arī ļoti liela simpātija manā tajā kolektīvā. Un tad mēs tur tā kā aknīstē ar to simpātiju. Man sanāca vairāk pavadīt laiku nekā vienmēr. Tāpēc Kāpēc ar aknīstēs tās romantiskas izjūtas. Lai viss sveiciens visiem aknīstiešiem. Paldies, Džil, par Paldies tev, kad neskatoties saviem 38 grādiem temperatūras, tomēr Bet tas ir mūsu darbs. Es biju lielākā šokā, kad es, man liekas, nospēlēju izrādi ar plaušu karsoni. Tad aizgāju mājās, nosūdēju savu dzīmpeni ar visiem. Nākamajā dienā man bija izrādes, un tikai nākamajā dienā es uzzināju, ka man ir plaušu karsonis. Labi, tad pēdējais jautājums. Tu parasti pati saki par saviem mērķiem jārunā skaļi. Jā. Es klausījos to tavu lekciju. Kur tu nebīņķīgi. Un tu saki jārunā skaļi. Nu, tad kādi ir tagad tavi nākotnes mērķi, ko mēs no tevis varam gaidīt? Vai tu tagad pauzi paņēmis esi vai kas notiek? Noteikti tā nav pauze. Es teiktu, radošas dzimšanas vairākos aspektos. Nu, tas, ko es vēlos, ir, mans primāri ir radīt, kurā no jomām, to mēs droši vien redzēsim. Uz sapņu ar mazo man ir padomā turpinājums, kas ir vairāk pa kontinentiem un ļoti, ļoti eksotiski un ļoti ekstrēmi. Kaut ko tādu es pat no sevis negaidu. Džungļiem brauks? Vēl trakāk. Es neteikšu, lai ir bijuši tā kā, bet, jā. Vai nenosper? Uz Antarktīdu? Es varu pateikt tikai to, ka man būs jātrenējās baigi daudz. Tev būs jātrenējās? Jā. Nevis sīkajiem? Arī viņam, visai ģimenei. Bet, to mēs skatāmies, vai vispār varam pacelt, jo tā ekspektācija. Normāla intriga. Jā, bet tas ir arī man liekas, tā Ieva, tu tiešām tā domā, kā ar sevi spogulī, ka tu tiešām tā domā, ka tu tiešām to gribi, tiešām, ka katru nakti ir tīri zobi. Jā, kas saistās ar kino, tad vispār ir viens scenārijs, ko es gribu uzrakstīt, vairāk tad mākslas dokumentālā filma. Man dos? Filmēt. Piesaistīt varētu, bet padomāšu. Vēl jau jātop. Kā asistenti? Nē, kopā. Bet tur vēl man jāuzliek uz lapas, jo ar to rakstīšanu ir tā kā ir. Bet mēģināšu. Un es vēlos kādu lomu beidzot nospēlēt īstu un dzīvu un reāli, kas dod kaut kādu ilgstošāku vērtību, jo, protams, ir lomas, kas ienāk, ko tu nospēlē iedot kino vai kā, bet es tiešām esmu ļoti atvērta uz savu to Kam ir ausis, tas lai dzird? Jā, kam ir ausis, tas lai dzird, jo es esmu atvērta piedāvājumiem, es izskatos, es esmu... Tomēr es arī šajā profesijā savā gribu pilnīgi. Seksuāls balss tembrs, un izskaties, un enerģija, un temperaments. Vajag. Jo man atkal gaita secina vienu lomu, ko es tā kā zināju, ka tur var ieguldīties. Zinu, ka ir tās lomas kino, ka tu pēti, un tu talants lietas kopā, un tur ir, un es pat biju gatava visus tos matus nogriezt līdz šejienai. Man bija tāds, lai ir... Smokšu to lomu, bet režisors izvēlējās pēc izskata līdzīgāku, tur laikam galvenajā varonē. Viņš paņēma uzreiz, kurai ir šitādi. Nē, arī nē. Nav jāgad, šitai pagari mati, to neņemam. Nē, viņš tā man teica, es teicu, ka man mati žēl bija. Tad es teicu, nē, tā seja tik jauna. Es saku, ko, es varbūt arī vecāka, ja vajag. Nē, lai vai kā. Bet, par to es nepārdzīvoju noteikti, kam jānotiek. Vienkārši es gribu sagaidīt arī tādu, vai uzrakstīšu, sagaidīšu. Gribēs pilnveidoties savā tajā karjerā. Jā. Kaut ko nepajautāju, ko tu gribēji teikt vēl? Tev pajautāt? Nē, kaut ko es tev nepajautāju, kaut ko. Nē, vienkārši kā pašam sanāca ekstāze, kā patika. Forši? Un viss? Jā. Tik vien? Ej tālāk. Cik ir sērijas? 6. Kopā 6, 3 ir iznākuši. Jā, es skatos mājās, vakaros. Skaties mājās. Bet interesanti. Vai vīni? Jā, interesanti. Es pat ar fotokameru strādāju, tad es tur, protams, piekasos, bet visā citādā ziņā ir ok. Nē, ir forši. Ir ļoti drosmīgi. Kamēr tu par daudz nesurunā, paldies. Nē, neko man nesaka. Paldies. Prieks tiešām neskatoties uz karsumiem. Jā, man viss biks labs. Nē, paldies. Paldies mūsu liela atbalstītājiem tiešsaistes
pieaugušiem spēlītes, bet safe kazino. Un paldies Baltam bāram restorānam par iesmīlīgām telpām. Un jā, veipot nav nemaz tik slikti, man sāk iepatikt tieši. Jā. Paldies visiem, tiekamies nākamajā pirmdien!